Pamēģinām. 1, 2, 3. Mums ir skaņas tests. Esiet sveicināti, cienījamie. Vēl nē, izrādās, ka nē. Esiet sveicināti, cienījamie tiešraides skatītāji, visi, kas mums ir pieslēgušies šai diskusijai, un tātad Piedrības, Pierīgas partnerība un partnerība Daugavkrasts, Ķekavas, Mārupas un Olainas novados organizē diskusijas par sabiedrības iesaistes un līdzdalības iespējām pašvaldību darbā. Kopā mēs varam labāk. Tāds ir šo diskusiju nosaukums. Un tātad tas galvenais atslēgvārds tiešām ir kopā, jo šo diskusiju mērķis arī ir veicināt gan iedzīvotāju līdzdalību un dalību pašvaldību vēlēšanās, kuras ir tepat aiz stūra, gan arī sadarbību starp iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām un pašvaldību. Tieši tādēļ mēs arī esam aicinājuši uz diskusiju deputātu kandidātus no visiem 10 sarakstiem, kuri ir iesniegti Ķekavas novada pašvaldību vēlēšanām, un šodien mums būs iespēja dzirdēt tātad politisko spēku piedāvājumu iedzīvotāju līdzdalībai un sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām. Noteikti svarīgi ir atzīmēt, ka šī diskusija tiek rīkota projekta Kopiena pārdomāta attīstība, jeb kopa ietvaros, un to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Un tātad es iepazīstināšu jūs šobrīd ar mūsu diskusijas dalībniekiem, un tad arī mēs dosimies tālāk mūsu diskusijas norisē. Tātad es ar diskusijas dalībniekiem iepazīstināšu tādā secībā, kādā ir iesniegti saraksti, respektīvi nevis iesniegti, pareizāk sakot, izlozēti, un kādus arī jūs dodieties uz vēlēšanām atradīsiet tādā secībā. Un tātad, kā pirmo, es iepazīstinu Voldemārs Pozņaks, Latvija pirmajā vietā. Ja? Valds Variks, Vidzemes partija, JKP jaunā konservatīvā partija. Zāne Ulmane, politiskā partija, Latvijas reģiona apvienība. Vivita Znotiņa, suverēnā vara, apvienība Jaunlatvieši. Inārs Beļīnskis, Latvijas zaļā partija. Aigars Vītols, Zaļo un zemnieku savienība. Juris Žilko, Latvijas attīstībai politiskā partija Izaugsme. Labvakar. Juris Jērums, Jaunā vienotība. Līga Broduža, Siguldas novada partija. Un Kristīna Hāze, Nacionālā apvienība Visu Latviju tēvzemē un brīvībai LNNK. Nu, lūk, tāds ir arī mūsu šīs dienas diskusijas dalībnieku saraksts, un katram no diskusijas dalībniekiem mēs dosim iespēju arī izteikties. Šodien mums ir pievienojusies arī Kristīna Kode, biedrības ideja vadītāja un eksperta darbam ar nevaldības sektoru, iedzīvotāju padomēm un jauniešiem. Un Kristīna šodien pievienosies kā līdzdalības eksperta, un Kristīna arī sniegs savus komentārus gan par dzirdēto, gan kopumā par tendencēm un norisēm Latvijā, kas tad īsti notiek līdzdalības jomā un jautājumos. Nu, lūk, dārgie skatītāji, šai diskusijai absolūti nebūtu nekādas nozīmes bez jūsu aktīvas līdzdalības, tādēļ mēs aicinām arī jūs aktīvi sekot līdz diskusijai, ne tikai klausoties, bet arī iesaistoties diskusijā, rakstot komentārus, tepat Facebook tiešraides komentāru sadaļā un arī uzdodot savus jautājumus. Pēc iespējas, un ja mums atļaus laiks, mēs noteikti kādus no šiem jautājumiem arī uzdosim mūsu diskusijas dalībniekiem, bet jebkurā gadījumā mēs tiešām aicinām uz aktīvu līdzdalību tādā veidā, lai arī tajā
otrajā, kā saka, ekrāna otrajā pusē tiešām mēs sajustu jūsu klātbūtni un arī, lai mēs šeit runātu par to, kas ir interesanti tieši jums un svarīgi, domājot par līdzdalības jautājumiem. Nu, lūk, un tātad mūsu darba kārtība šodien ir sekojoša, ka vispirms mēs katram no politiskiem spēkiem ļausim iepazīstināt īsi 2 minūtes, ja mums ir vairāki smilšu pulksteņi. Šis te rozā smilšu pulkstenis ir ar 2 minūšu atzīmi, tad, kad smiltis ir iztecējušas, tad ir pagājuši 2 minūtes. Tad mēs ļausim iepazīstināt ar piedāvājumu līdzdalības jomā, ja tā var teikt. Un tad mums sekos tādi ekspresa jautājumi, kur katram diskusijas dalībniekam būs iespēja te pilnīgi nejauši izvilkt no tāda spainīša sagatavot vienu jautājumu un arī uz viņu atbildēt. Un tie jautājumi būs, protams, tematiski gan par iedzīvotāju līdzdalību un kopienām, gan par sadarbību ar nevalstiskām organizācijām. Un tad arī sekos diskusijas noslēgums. Mēs tiešām ceram arī uz jūsu jautājumiem un jūsu aktīvu iesaisti. Tādēļ ķersimies, vērsim pie ragiem un, jā, partiju vizītkartes šobrīd piedāvāja, ka vispirms mēs runāsim arī tādā secībā, kā ir iesniegts saraksts, kā mēs sežam, pēc tam mēs šo secību mainīsim dažādos veidos un virzienos. Tādēļ es šobrīd aicinu tātad 2 minūšu laikā pastāstīt savu redzējumu uz iedzīvotāju līdzdalību un līdzdalības tēmām, kā šo te veicināt. Vispirms Valdemāra Požņaka no Latvijas pirmajā vietā. Lūdzu, vārds jums. Un runājiet, lūdzu, mikrofonā, lai tiešraides skatītāji mūs var dzirdēt. Mikrofons ir ieslēgts, droši var likt klāt un runāt. Jūs mani dzirdat? Jā. Ja? Jā, tur gan neviens nemās pretī, bet dzird. Jā, vēlreiz visiem labadiena. Tātad, jā, saistībā ar šo tēmu jau bija minēts par sabiedrības līdzdalību, ja? Un Latvija pirmajā vietā arī tātad, šo te līdzdalību vērtē kā sabiedrības. Tātad sabiedrībā ir gan iedzīvotāji, ir gan nevalstiskās organizācijas, ir sabiedrību veido arī uzņēmēji un tā tālāk. Tātad 23. gadā, kā jūs ziniet, stājās spēkā pašvaldību likums 1. janvārī, ja, kurš arī noteica šos te spēles noteikumus, kā sabiedrību varētu iesaistīt šo te mērķu un sasniegšanai, lai varētu aktīvāk iesaistīt pašvaldības saimnieciskā darbībā, tā teiksim. Tātad saistībā ar šo te likumu nesen Kiekavas novada doma pieņēma saistošos noteikumus, praktiski paste copy noformējot tos pašus nosacījumus, kas bija likumā, tikai atrunājot jau detalizētāk attiecībā uz mūsu novadu. Respektīvi, izveidojot 11 padomes, ja, nosaucot katras apkaimē, ja, un tad ierakstīja tos nosacījumus, kādi un pilnvaras vai tiesības un tā tālāk uzdevumus, kādus pildīs šīs te padomes, kā viņas tiek ievēlētas un praktiski par pamatu ņemot vērā likuma noteikto. Jā. Šobrīd tātad saistībā gan ar likumu, gan ar mūsu pieņemtiem saistošiem noteikumiem, protams, ir daudz jautājumu. Jums laiks beidzies. Beidzies. Jau ir, jā. Šis jautājums ir ļoti plašs, jā, un atbildē, teiksim, īsai, kodolīgai, nevar būt manā skatījumā, jā. Bet, es iespēju robežās mēģināšu pēc tam savu domu varbūt detalizētāk izklāstīt. Varbūt ar citiem jautājumiem. Paldies. Jā, paldies. Tad tālāk ir Valds Variks, Vidzemes partija, JKP jaunā konservatīvā partija. Lūdzu. Jā, dien vēl vienreiz. Vidzemes partija savu piedāvājumu šajā jomā balstīja uz iepriekšējo pieredzi. Jau tālajā 2014. gadā aizsākām, kad vadījām novadu, aizsākām šo iedzīvotāju iesaisti budžeta apspriešanā. Tas bija sākums. Un kopš tā laika mēģinām uzturēt šo tādu iniciatīvu, ka visi, teiksim, tādi nozīmīgi objekti būtu jāapspriež ar sabiedrību. Tā skaitā teritorijas plānojums, kas šobrīd arī notiek jau lielā mērā. Bet, kā mēs zinām, ir atsevišķas lietas, kā liela objektu būvniecība, kur varbūt šī konsultēšanās varbūt būtu daudz nozīmīgāka, lai sabiedrības tādu kopējo viedokli noskaidrotu. Protams, šī iedzīvotāju konsultēšana un informēšana par atsevišķām lietām, kas šobrīd varbūt nedaudz pieklibo pašvaldībā, ko vajadzētu uzlabot, šīs tādas regulārās, varbūt
tematiskās apspriedzes vai skaidrojošais darbs, kas, manuprāt, būtu vajadzīgs. Tas arī mūsu programmā ir iekļauts. Protams, šī jau kolēģis minēja iedzīvotāju padomu jautājums, ja šo potenciālu vajadzētu izmantot maksimāli, šīs iespējas, kādas šobrīd ir. Un es gribētu minēt arī iedzīvotāju interešu aizstāvību lielo infrastruktūras objektu būvniecībā. Teiksim, Ķekavas apveceļa gadījumā, kur tika slēgti daži ceļi, kur īsti sabiedrības viedoklis tajā brīdī netika noskaidrots. Tas ir tāds piemērs, ko nevajadzētu varbūt atkārtot. Atceramies Rail Baltica, kas mums tagad gaida, un tādi lielie objekti, kur šis sabiedrības viedoklis būtu svarīgs arī vietējo iedzīvotāju. Protams, šī tāda birokrātijas mazināšana, tas varbūt jau tāds populāra frāze, bet tomēr tā ir lieta, kas varbūt arī iedzīvotājs interesē. Paldies! Paldies. Zāne Ulmane, Politiskā partija Latvijas reģiona apvienība. Latvijas reģiona apvienībā programmā ir vairākos punktos pieminēts par iedzīvotāju kopienu atbalstu, bet īsumā tas skanētu tā, kad tiek atbalstītas iedzīvotāju kopienas dažādos to izpausmes veidos, tiek aicinātas kopienas iesaistīties novadam būtisku lēmumu pieņemšanā, piemēram, šobrīd aktuāls ir teritorijas plānojums, tad veidot kopienām kopējo novada tēlu, bet tai pašā laikā nezaudējot savas lokālās īpatnības un kultūra vēsturiskās vērtības. Un no tādiem vēl momentiem, jau pilnīgi konkrētiem, tā kā, piemēram, es esmu no Baldonas. Baldonas iedzīvotāja vairāk aktīvā pārstāve, un tieši mūsu aktīvās kopienas spiediena, pozitīvā spiediena rezultātā, mēs panācām šo saistošo noteikumu pieņemšanu par iedzīvotāju padomu veidošanu. Tā kā ir pierādījums reāls, ka kopienās ir spēks. Paldies. Tad dodam vārdu Vivitai Znotiņai un Suverēnā vāra apvienība Jaunlatvieši. Jā, labdien. Es pārstāvu apvienoto sarakstu Suverēnā vara un Jaunlatvieši. Kā Ķekavas novada iedzīvotāji, es personīgi esmu ieinteresēta mūsu novada teritorijas attīstībā un infrastruktūras uzlabošanā. Mēs atbalstām tradicionālās ģimenes vērtības gan valsts, gan pašvaldību līmenī, iestājamies par cilvēktiesībām un vārda brīvību. Veicinām sabiedrības saliedētību, nešķirojot cilvēkus pēc nacionālā principa. Lai palīdzētu cilvēkiem tikt sadzirdētiem, esam aktīvi parakstu vākšanā un viedokļu paušanā. Manā apkaimē ir ļoti aktuāls infrastruktūras jautājums. Uzskatu, ka pilsētu un lauka infrastruktūras uzlabošanai jābūt plānveida. Nedrīkstētu nepamatoti bieži rasties situācijas, kad projektēšanai nauda ir izdota, bet projekta realizācijai pašvaldības budžetā naudas gadiem nav. Mūsdienās apkaimes iedzīvotāju kopējais samilzušo problēmu risināšanai no iedzīvotāju spēj ļoti ātri apvienoties WhatsApp grupās, un informācija tiek nodota momentāli, kas ir atbalstāma un uzteicama. Statistika liecina, ka uz Lielo Ķekavas novadu ir salīdzinoši maz uzņēmumu. Ja man ievēlēs un mēs būsim pie varas, tad veidosim atbalstu jaunajiem uzņēmējiem novadā, pirmos 5 gadus samazinot nekustamo īpašumu nodokli. Atbalstīsim sabiedriskā labuma un sociālos uzņēmējus ar bezmaksas telpām un līdzfinansējumu sporta, kultūras nodarbību un aktīvu dzīvesveidu veicināšanai. Paldies! Paldies! Inārs Beļīnskis, Latvijas Zaļā partija, lūdzu. Ir ļoti patīkami, ka ir mainījusies likumdošana attiecībā uz padomēm, uz iedzīvotāju kopienām, jo izstrādājot teritoriālu plānojumu, bieži iedzīvotāju vēlmes netika ņemtas vērā, jo bija individuāli priekšlikumi, un tātad tie, kas pieņēma lēmumus, uzskatīja, ka var vienu otru lēmumu neņemt vērā, kas gala rezultātā atsaucās uz attiecīgās vides, infrastruktūras un dažādiem citiem tādiem jautājumiem, kas netika atrisināti, kas radīja problēmas pat. Un es tagad ļoti ceru, ka šīs padomes, ar iedzīvotāju kopienas atbalstu atnāks ar tādiem priekšlikumiem no katra ciema, teiksim,
no Baložiem, no pilsētas, kas Ķekavas novadā ir ar savu redzējumu, un ļoti gribētos, lai deputāti, kas izstrādās teritoriju plānojumu, un kas būs saistīts tātad ar teritoriālu plānojumu ieplānoto darbu izpildi budžetā, lai piedalītos tātad šīs kopienas, lai mēs varētu redzēt, cik taisnīgi un godīgi sadalās budžets starp šīm pārvaldēm. Tātad Baloži, Daugmale, Baldone, Ķekava, jo daudz iedzīvotāji uzskata, ka līdz šim nav bijusi taisnīga sadale. Nu, šeit arī vēl būtu jāņem vērā tas, ka varbūt lielus objektus būvējot, piemēram, Baldonē vai Ķekavā, vajadzētu piekāpties, ka 2-3 gadu laikā lielu būvi uzbūvējam Ķekavā, pēc tam nākošajos 2-3 gados Baldonē lielu būvi pabeidzam uzbūvējam. Un vēl šī visā jautājumu risināšanā ļoti svarīgi ir pēctecība. Tikko vara mainās, iepriekšējie projekti bieži tiek apturēti, un tas rada pašvaldībai tikai zaudējumus un neatrisinātas jautājumus. Tātad es ļoti, ja nonākšu deputāta krēslā, cīnīšos par to, lai mēs varētu turpināt visus iesāktos projektus, lai būtu ilgtermiņā pēctecība. Ne tikai uz 4 gadiem, Paldies. Uz 8, uz 12 pat. Paldies. Tur. Jā. Un tātad mēs turpinām ar šobrīd Aigaru Vītolu no Zaļo un Zemnieku savienības. Lūdzu. Jā, labdien vēlreiz. Sabiedrības iesaiste sāksies jau ar 7. jūnija pašvaldības vēlēšana. Tā būs pirmā sabiedrības iesaiste, kas, manuprāt, ir būtiski, jo tiks ievēlēt sabiedrības pārstāvju domē, kam būs jāpārstāv savu sabiedrības daļu un jāpieņem svarīgi lēmumu. Bet neskatoties uz to, arī pašvaldības ikdienas darbā, protams, šī sabiedrības līdzdalība un iesaiste ir ļoti svarīga. Ļoti svarīgi gan lēmumu pieņemšanā, gan, man liekas, tikpat nozīmīgi to kontrolē un pēc tam arī novērtēšanā. To mēs arī minam savā programmā. Viena no formām, kas arī atrunāta pašvaldības likumā, ir šī iedzīvotāju padomu izveide, kas pašvaldībā pašlaik ir pieņemts saistošie noteikumi, ir uzsākts pie iedzīvotāju padomu izveides šis darbs. Manuprāt, un arī mūsuprāt svarīgi ir, lai šais iedzīvotāju padomēs tiktu pārstāvēts pēc iespējas lielāks iedzīvotāju loks. Un tā būs viens no izaicinājumiem gan pašiem padomas locekļiem, lai viņi pārstāvētu pēc iespējas lielāku šī sabiedrības daļu konkrētajās padomēs, nevis iespējams atsevišķu kādu cilvēku grupu vai interešu pārstāvniecību. Tā ir viena no lietām. Mēs noteikti atbalstam arī jau ieviesto līdzdalības budžetēšanu pašvaldībā. Un pieļauju un atbalstīt arī līdzekļu palielināšanu šī līdzdalības budžeta ieviešanai. Bet šeit būtu jāstrādā pie atvieglotākiem nosacījumiem, lai šos projektus varētu ieviest, jo ar to mēs esam saskārušies, ka ir diezgan problemātiski šīs vēlmes realizēt dzīvē. Sabiedrības iesaiste noteikti ir svarīga arī kā publiskās apspriešanas, kas arī atrunāts likumā, ko iedzīvotāji var veikt, arī tajās piedalās. Problēma jautājums tas, ka tā līdzdalība, manuprāt, ir nedaudz netik daudz apmeklēta. Un vēl viena lieta, pie kā noteikti būtu jāstrādā, ir pieņemti iedzīvotāju padomu nolikums, bet, manuprāt, svarīgi būtu veidot šīs konsultatīvās padomas pa jomām. Kaut tā pašā ziņā jauniešu konsultatīvā padoma, uzņēmēju konsultatīvā padoma un tā tālāk. Jā, paldies. Jūris Žilko, Latvijas attīstībai politiskā partija Izaugsme. Lūdzu. Jā, labdien. Tātad mūsu partija startē vēlēšanās 3. reizi. Šajā sasaukumā mums bija iespēja noteikt dienas kārtību 1105 dienas. Un mūsu vadmotīvs ir bijis vienmērīga finanšu sadale visā Ķekavas novada teritorijā, kas nozīmē, ka arī mazākās apkaimes, ne tikai lielās pilsētas, saņem infrastruktūras objektus, saņem finansējumu sev nepieciešamai pilsētvidei vai ārtelpai. Attiecībā uz sabiedrības iesaisti mums bija tā iespēja būt savā ziņā cemlaužiem un ieviest šo līdzbudžetēšanas rīku, ieviest viņu pirms vēl, tas bija obligāts.
mums bija iespēja ieviest jaunu atbalstu nevalstiskam sektoram sabiedrības integrācijas fonda konkursi. Mūsu laikā tika palielināts finansējums nevalstiskām organizācijām sporta jomā. Pašvaldība bija pirmā Ķekavas novada pašvaldība, kur iesniedza iniciatīvu portālā Mana balss, kas sasniedz 10 000 paraksts, kas rezultējās patiesībā ar izmaiņām likumdošanā. Tas viss ir izdarīts šajās 1105 dienās. Bet, kas ir jāizdara nākamajā periodā? Dažas lietas ir jāpaveic. Un to var attiecināt, ko mēs diemžēl nepaguvām. Tātad atsevišķi funkciju deleģēšana NVO sektoram, kas ir daļa no iesaistes. Iedzīvotāju padoms tika iesākts, bet šobrīd tikai ir finiša taisnē. Atsevišķi instruments biedrībām, īpaši, kuras strādā ar apkaimēm. Aplikācija un bija iesākts darbs, bet nepaguvām visaptvarošas mācības civilās aizsardzības jomā, iesaistot apkaimu līderus. Paldies! Paldies! Jūras Jērums, Jaunā vienotība. Lūdzu, vārds jums. Paldies! Mans vārds ir Jūras, pārstāvu Jaunās vienotības sarakstu. Esmu bijis vairāk iepriekšējo sasaukumu deputāts un arī 8 gadus rūpējies par veselības aprūpi mūsu pašvaldībā, tostarp veselības veicināšanu. Veidojot mūsu sarakstu, viens no vadmotīviem ir bijis, lai tajā ir pārstāvēts dažādas sabiedrības grupas, un mūsuprāt tas ir izdevies. Mūsu vidū ir uzņēmēji, ir pašvaldības sektorā strādājošie, ir aktīvi nevalstisko organizāciju biedri, un kopumā pēc izglītības līmeņa mēs esam vislabāk izglītotais saraksts, kas startē uz vēlēšanām. Mūsu programmā konkrētās iekļautās lietas, kas ir verbalizētas, ir atbalsts pasākumiem un aktivitātēm atkarībā no kopienu vēlmēm. Atbalsts ar telpām, piezīmēšu ne tikai jaunām, bet arī esošo telpu efektīvāk izmantošanu. Atbalsts mūža izglītībai un, protams, turpināt un paplašināt esošās aktivitātes gan NVO projektu konkursu, gan līdzdalības budžetu, gan arī iedzīvotāju padomju attīstību. Ir bijuši daudz darbi, kas ir bijuši arī iepriekšējos sasaukumos. Līdzīgi varam palpoties 2009.13. gada sasaukumā bija laiks, kur mūsu pašvaldība bija pirmā, kas sāka domas sēžu ierakstu un video publiskošanu un tiešraides. Tāpat vienmēr mūsu vadības laikā ir apspriesti budžeta priekšlikumi, budžetu apspriešanas, attīstības dokumentu darbnīcas. Ir bijis visnotaļ jauks pilotprojekts ar to brīdi cilvēkiem, kas vēlāk izveidoja Mana balss LV attiecībā uz bojājumu un ideju pieteikšanu. Daudz par to ir aizmirsuši, bet arī tas bija šajā laikā. Un arī šobrīd ir mūsu vadības laikā pabeigts līdz rezultātam iedzīvotāju padomju nolikums, un šobrīd, kā viena no 15 pašvaldībām, mūsu pašvaldība piedalās arī signāla vēlēšanās, kur darbojās jaunieši no 16+. Paldies! Paldies! Un Līga Broduža, Siguldas novada partija. Lūdzu. Jā, te būtu būtiski atzīmēt, ka mūsu saraksts ir veidojies apvienojoties aktīviem un neatkarīgiem Ķekavas novada iedzīvotājiem, kas ilgstoši ir darbojušies kā nevaldības sektora līderi novadā. Un ilgstoši tas tiešām nozīmē daudz gadu garumā. Mūsu prioritāte ir atklāta pārvaldība, un ko mēs apliecinām paši arī ar saviem darbiem. Un mums ir būtiski, lai lēmumi tiktu pieņemti sadarbībā ar nevaldības sektoru, un ar to saprotot gan nevalstiskās organizācijas, gan iedzīvotāju kopienas, gan arī iedzīvotāju padomes. Un mūsu pārliecība ir, ka deputāts pašvaldības domē ir tikai viens no lēmumu pieņēmējiem, gala lēmumu pieņēmējiem, bet šajā te procesā ir jāpiedalās visam nevaldības procesam. Un te ir būtiski piezīmēt, ka mēs kā nevaldības līderi esam ilgstoši mēģinājuši runāt gan par konsultatīvajām padomēm, gan iesnieguši priekšlikums, kā tās izstrādāt, piedāvājuši sadarbības ar nevaldības sektoru stratēģijas, bet, diemžēl, neviens no šiem dokumentiem gala rezultātu nav sasniedzis. Un te ir būtiski piezīmēt, ka sadarbībā ar Baldonas kopienu, ja tas bija vairāk kopienu, kopprojekts un milzīgi darba rezultāts, un arī jāatzīst, ka spiediena rezultāts, un kādā mērā arī, protams, nāca par labu fakts, ka tas ir noteikts pašvaldību likumā, iedzīvotāju padoms ir sasnieguši lielo
finālu, un mēs tās beidzot varēsim realizēt. Bet es ļoti ceru, ka atrisināsies arī tāda lieta kā uzņēmēja konsultatīvā padoma, pēc kā mēs ļoti gaidām. Būtiska lieta, ko es redzu, kas ļoti trūks novadā, mums nav kopredzes telpas, mums nav telpa nevaldības sektoram, jo mēs par to visu maksājam, par katru īres stundu, ja mēs gribam veidot arī bezmaksas pasākums iedzīvotājiem, arī tā skaitā pašvaldības līdzfinansēts pasākums, un te es redzu tādu milzīgu tukšo caurumu. Un vēl piebildīšu klāt, jā, ka mums ir svarīgi, ka domā ir jāizskata funkcija, deleģēt dažādas funkcijas nevaldības sektoram. Paldies! Paldies. Un tad šobrīd noslēdz partiju vizītkartes Kristīna Hāze, Nacionāla apvienība Visu Latviju Tēvzemēm brīvībai LNNK. Jā, paldies. Partijas vizītkarte nav tikai programma, partijas vizītkarte ir tās cilvēki. Un mūsu sarakstā, mūsu komandā ir Liena Feldmana, kurai ir ļoti plaša pieredze kopienu veidošanā un iedzīvotāju aktivizēšanā. Un reti, kurš zina, ka savulaik 2008. gadā Liena brauc uz Ķekavas pašvaldību, izglītot un pārliecināt attīstības daļu speciālisti, ka ir vietējā grupa, jeb partnerība, kas būtu svarīga vietējai kopienai, un ka tā būtu jārada, un tās rezultātā arī tapa Daugavkrest, kas šobrīd ir aktīva organizācija novadā. Turpinot ar partijas programmu, es gribu uzsvērt tādas lietas, teiksim, ko var deputāti veidot, ka tā varētu būt platforma, aicināt apdzīvoto vietu iedzīvotājus uz kopīgām sarunām, iepriekš vienojoties par laiku, un būtu noteikti nepieciešams kopredzes telpas, kur pulcēties, un tās būtu katrā atsevišķā apkaimē kaut kādas savas, lai cilvēkiem būtu pēc iespējas ērtāk, un līdz ar to tā atsaucība būtu lielāka. Labi, laikam pagaidām viss. Paldies! Paldies! Nu, ko tad visiem politiskiem spēkiem bija iespēja ieskicēt tās galvenās lietas, galvenās prioritātes, kas tad ir svarīgas, domājot par iedzīvotāju iesaisti, līdzdalību, sabiedrības iesaisti, nevaldības sektoru, kā mēs to tagad mēdzam saukt, ja NVO. Jā, NVO, burtu saīsinājums arī ir, tas ir domāts nevaldības sektors. Nu, lūk, Kristīna Koda arī šeit sēž un visu klausās to, ko arī sarakstu pārstāvis stāsta, un tad jā, Kristīna, vārds droši vien tev šajā brīdī, kas varbūt ir tas, pirmkārt, ko varbūt tā kā tu saklausi tajā visā, ko saka sarakstu pārstāvjiem, kas vispār šobrīd ir aktuāli, kāpēc vispār ir jāsadarbojās ar tiem iedzīvotājiem, kāpēc vispār ir vajadzīgi NVO sektori iesaisti? Sveiciens visiem! Man liels prieks būt atkal Ķekavas novadā, jo pirms kāda pusgada, 29. novembrī, es biju jūsu pavadonis tādā pirmā jaudīgā, es teiktu, pasākumā Ideja fórums Ķekavas novadā, kur iesaistījās, es jau redzu, ir sejas, kas ir satikts tenī pasākumā. Un, jā, un šis, man liekas, Ideja fórums varētu būt arī kā tāds man, kā viesim no malas. Es pati esmu no Jelgavas novada, un es arī bijuši līdz pastāvoši tur visu dažādu iedzīvotāju aktivitāšu un iespējošanas jautājumos. Tad, jā, ja mēs paskatāmies pusgada laikā un arī klausoties jūsu deputātu kandidātu sarunās, stāstījumā, kā jūs redzat šo sabiedrības iesaisti, var redzēt, ka ir ļoti labi pakustējušies, jo tepat jau gada sākumā ir pieteikšie, ir tā kā saistošie noteikumi par iedzīvotāju padomu izveidi, un cik es saprotu, tad ir 11 apkaimes. Es ceru, ka jūs arī izmantojat šo iespēju pirms vēlēšanām arī tikties ar vietējiem iedzīvotājiem. Jā, ok, likums to noteica, un tas varbūt arī bija tāds obligāti piespiedu kārtā jautājums pašvaldībām, bet tas ir fantastisks rīks, bet ne galvenais rīks, ko jūs varat izmantot. Un te jau ir vairākas reizes pieminēts arī nevalstiskais sektors, kad Ķekavas novadā aktīvi strādā arī biedrības, un to es arī pirmajā šajā pasākuma Ideja fórumā arī dzirdēju mūsu tanīs sarunās un diskusijās. Un ko es varu arī teikt, ja piemēram, ja mēs paskatāmies no pašvaldības puses, ja atver Ķekavas novada mājaslaps, nezinu, cik no jums ir to mājaslapu ir atvēruši un paskatāmies, jā, tur ir atsevišķa sadaļa līdzdalība. Es varu paskatīties, kā iedzīvotājs arī kādas ir nevalstiskās organizācijas. Protams, kontakts es neatradu, bet gan varbūt tās saites uz aktīviem organizācijām. Tāpat arī publiskots visas sabiedriskās apspriedes, kas arī Ķekavas novadā ir
ir iedzīvotāji iesaistas aktīvs. Un, protams, iedzīvotāju padomas, kur var iepazīties arī ar nolikumu un ar apkaimēm. Bet kas tāds būtiskākais, kas man palika atmiņā no tā ideju fóruma, ka paši ir iedzīvotāji teica, ka ir vajadzīga šī regulārā saziņa ar iedzīvotājiem. Un tad ir jautājums, cik jūs esat gatavi izmantot šo vienu no formām, kā arī jūs minējāt par tām konsultatīvajām padomēm, jeb darba grupām, kur var iesaistīt ne tikai jaunieši, ne tikai seniors, bet jau plašāk iedzīvotāju grupu, vai tie ir uzņēmēji, vai varbūt tās ir citas grupas, jo katru gadu jūs tomēr nākat kopā, lai sastādītu pašvaldības budžetu, un katru gadu ir vajadzīga tomēr tā iedzīvotāja iesaist, un iedzīvotāja padomas būs tikai šīs apkaimi tie pārstāv būs tikai viens veids, kā jūs varat uzzināt, iesaistīt viņus, kur tad tas budžets nākamgad vajadzētu ieguldīt, lai tas būtu ne tikai lēmēju varu lēmums, bet arī ar iedzīvotāju iesaist. Tāpēc, noteikti aicinu arī turpmāk pašvaldības darbā izmantot šo iespēju veidot komitejas, komisijas. Es pati vairāk strādāju ar jauniešu līdzdalību un priecājos, kad jūs novadā jūs jaunieši iesaistat, un es redzu, kad arī mobilais darbs ar jaunatni tiek domāts, un ar Baldonais, saprotu, ir tikko arī atvērusies jauniešu istaba, un kāpēc ne tikai jauniešiem, vajadzētu arī pārējām kopienām, kur sanākt, kur būt. Ko es vēl gribēju piebilst, par tām iedzīvotāju līdzdalības formām. Tie gan var būt tematiskās tikšanās, tie var būt kādi kopīgi organizēti pasākumi. Viens jau minēja sabiedriskās apspriešanas pats par sevi. Biedrība apvienības, kas arī diezgan svarīgi, būtisks un jēgpilna iedzīvotāja iesaistas forma. Un vienmēr akcentēt to, izmantojiet, nepat izmantojiet, šis ir fantastisks resurs, ja jūs jebkura rīcības plāna vai stratēģijas plāna izstrādē iesaistat vietējo iedzīvotāju spēlētājus, ne tikai nevalstiskos sektors, nevalstiskās organizācijas, jeb kā tagad sakam, nevaldības sektoru, bet iesaistam arī visas pārējās grupas. Jo jūsu pašvaldības stratēģijā ļoti labi pie sabiedrības līdzdalības ir noteikti 15. lapas pusē, izpētīja noteikti punkti, ko jūs tā kā plānojat atbalstīt tieši nevalstiskā sektora attīstību un īstenot to apkaimu un kopienu politiku. Man liekas, ka jūs esat ļoti labā ceļā uz to. Un es apsveicu jūs visus ar to, ka jūs esat teikuši līdzdalībai vēlēšanai un nes to Ķekavas novada identitāti jau citā līmenī. Kristīna, liels paldies par komentāru. Man liekas, ļoti, ļoti labi un ļoti vietā. Vēl viena versija nevaldības sektoram ir biedrības un nodibinājumi. Arī tā ir versija, kur var noteikti lietot un kas ir arī pareizi juridiski un arī lingvistiski. Bet, dārgie skatītāji, tiešām paldies liels par jūsu jautājumiem, kurus jūs jau šobrīd sūtat. Mēs tos arī šobrīd vēl mazliet krājam krātuvē jautājumu, bet tiešām prieks, jo mums jau ir veseli 3 jautājumi, un vienā no tiem 3 jautājumiem ir veseli 5 jautājumi patiesībā. Tā kā mums ir 7 jau jautājumi, uz kuriem var atbildēt. Jāatzīst uzreiz ir un jāsaka, ka ne visi jautājumi varbūt tiešā veidā skar mūsu šodienas diskusijas tēmu, bet protams, domājot par līdzdalību un par sabiedrības iesaisti, droši vien nav tādas tēmas, kur sabiedrībai nebūtu jāiesaistās, tāpēc kaut kādā ziņā tas viss ir par to. Uzreiz droši vien jāatzīmē, ka uz visiem jautājumiem mums nebūs iespēja visus jautājumus uzdot šeit, bet jebkurā gadījumā arī šis pats tiešraides formāts Facebookā ir arī vieta, kur šo diskusiju arī droši var turpināt, un mēs arī aicināsim mūsu diskusijas dalībnieks, varbūt pēc tam arī ielūkoties pie tiešraides komentāru sadaļas, varbūt jums ir arī interesi uz kādu no šiem jautājumiem atbildēt, to droši var darīt, to diskusiju var arī uzturēt tur. Bet mēs esam pietuvošies mūsu otrajai sadaļai mūsu šī brīža diskusijā. Tātad mums ir sagatavoti tādi jautājumi, mums ir divi varētu teikt jautājumi, tādi krātuvītes, jeb tādi spainīši, un ņemšu pirmo spainīti, un pirmajā spainītī mums ir jautājumi par iedzīvotāju līdzdalību apkaimēs un apkaimes stiprināšanas aktivitātēm, kas patiesībā bija jau pieminēts gan tajā, ko teica politisko spēku pārstāvji, gan tajā, ko Kristīna minēja, un kopumā loģiski,
ka apkaimes ir svarīgas un iedzīvotāju līdzdalība ir svarīga apkaimēs. Un gatavojoties arī šai diskusijai, arī diskusijas organizatori, varētu teikt, tā kā apkopoja dažādas lietas un jautājums arī no pašiem iedzīvotājiem, no pašām apkaimēm, kas tad ir svarīgi, un tad tie jautājumi šeit ir tajā spainīti. Tad katram diskusijas dalībniekam būs iespēja mazliet izlozēt, jā, šī ir arī izloze, loterija mazliet, jā, arī sarakstu numurs taču izlozē. Ja? Un mēs tiekam pie kāda saraksta numura nejaušības kārtā, un šeit būs iespēja tikt pie jautājuma nejaušības kārtā, bet, protams, atbilde atkal ir jūsu ziņā, kā jūs šo atbildat, un, protams, mēs aicinam arī varbūt paust kādu savu politiskā spēka, teiksim, redzējumu par šo jautājumu, un atkal 2 minūtes, lai atbildētu uz katru no jautājumiem, tad vispirms es kā saka, tautas valodā laidīšu apkārt to spainīt, katrs paņem vienu jautājumu, un tad es došu attiecīgi secīgu vārdu, un tad jūs sāksiet atbildēt, izlasot jautājumu, sniedzot atbildi. Ja? Tad es ceru, ka ir skaidrs. Pagaidām paņemiet vienkārši jautājumu un dodiet arī tālāk kolēģiem. Ja? Uz vienu pusi un pēc tam uz otru pusi. Un es piedāvāju, lai mazliet mēs pamainītu to mūsu runātāju secību, tad šobrīd mēs darīsim tā, ka mēs iesim tā kā no vidus, kā mēs šeit sēžam, tādā virzienā. Ja? Es jūs arī nosaukšu, kurš attiecīgi būs pirmais, kurš runās, un pēc tam, kurš būs secīgi. Mums to spainīt vajadzētu arī šai pusē. Tas būtu lieliski. Jā, paldies. Lūdzu. Uz visiem. Tas ir ļoti labi. Formāts gan ir tāds, ka būs iespēja atbildēt uz vienu. Uz vienu šobrīd, bet, protams, ka mums būtu interesanti dzirdēt atbildes noteikti uz visiem jautājumiem no katra kandidāta. Nu, tad vienīgais tas, ka mums mazliet, mums droši vien nepietiks pusotra stunda, lai noslēgtu šo diskusiju, bet tātad visi ir saņēmuši jautājumus, visi ir izlasījuši lieliski. Tad es aicināšu, kā jau es solīju šādā formātā, tad vispirms es aicināšu Ināru Beļīnsku no Latvijas Zaļās partijas. Lūdzu, Ināra. Vārds jums, bet jūs paņemiet lūdzu mikrofonu, nolasiet savu jautājumu un tad sniedziet atbildi, un arī jautājumu nolasīšana ietilps 2 minūtēs, ja? Lai būtu godīgi. Jā, šādi. Kas jūsuprāt ir nepieciešams līdzsvarotai apkaimju attīstībai visā novadā, lai attālākās teritorijas ciemi nepaliktu novārtā? Šeit ļoti liela nozīme būs tātad pašai padomju darbībai, apkaimju izveidot tām padomēm, cik viņas pašas būs aktīvas. Bet no jaunievēlēto deputātu puses noteikti jābūt ļoti atsaucīgiem, jāsadzird visas problēmas un, protams, jābūt visām problēmām reģistrētām un tātad atbilstoši, jo visi jautājumi lielākā daļa būs saistīti ar novadu, apkaimju, ciemu attīstību, ar infrastruktūras attīstību, kas nemaz nav tādā līmenī, kā gribētos. Ja? Ir pa pašiem centriem, jā, bet ļoti daudz ciemi ir, kur trūkst piebraucamie ceļu labā stāvokli, kur nav izbūvētas kanalizācijas sistēmas. Man tagad cilvēki ir nākuši teikuši klāt, ka nav iespēja pieslēgties, jo nav nekāda kolektora. Ja kolektora te 5 mājas kaut kur tiek būvētas un viņiem jāizbūvē kolektors, nu, tas iznāk stipri dārgi priekš 5 mājām, bet pašvaldība varētu atļauties pa visām teritorijām, kur ir teritoriāli plānojumā paredzēma māju apbūve, izbūvēt kolektorus, lai iedzīvotājiem paliek tikai pieslēgumi. Un tās mājas, kas nevar pieslēgties materiālu apstākļu dēļ, caur komunālo maksājumu uz 3, 4 līdz 5 gadi viņi maksā kā komunālos maksājumus un apmaksā pieslēguma maksu. Jo droši vien pašvaldība nebūs gatava, lai gan es ierosinātu, ņemot vērā, ka budžets pēdējos 2 gados ir izaudzis jau līdz 99 miljoniem, es ierosinātu arī pieslēgumus organizēt tiem cilvēkiem, kas ir masturīgi, kas nav paši spējīgi apmaksāt pieslēgumus. Un šī ir ļoti svarīga problēma, jo mēs esam visa ķekava kā Daugavas krastā, un ekoloģija mums šī jautājumā ir ļoti svarīga. Nevar būt kaut kādas izsmeļamās bēdas un kaut kas tam līdzīgs. Paldies. Paldies. Tad aicinu tālāk Vividus Notiņu, suverēnā vāra apvienība Jaunlatviešu. Atvainojos, jā. Tad jautājums ir, kādas aktivitātes būtu jāīsteno, lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti līdzdalības budžeta projektu izstrādē un iesniegšanā?
Jāsaka, ka manā apkaimē iedzīvotāji ir ļoti aktīvi. Baložos parasti sanāk pilna zāle un seko līdzi visām budžeta atskaitēm. Un tā kā uz tās ielas, kas ir pieguļošā galvenā iela, māju skaits ir dubultojies, ir ienākuši ļoti daudz jaunas ģimenes ar bērniem. Viņām ir ļoti svarīga infrastruktūras izbūve. Viņi ļoti interesējās par to, kad tad beidzot būs vismaz cietais segums, lai nebūtu pa dubļiem jāstaigā, kad būs elektrības stabi, lai bērni nestaigātu no autobusa pa tumsu. Un, protams, ir, jāsaka, ar līdzjūtību. Es noskatos, paldies Dievam, mani bērni jau ir pietiekami lieli, bet kaimiņiem ir tā, ka viņi lec mašīnā un braukā tiem bērniem pakaļ. Un vairākas reizes dienā viņi brauc turpu šurpu, lai tikai tas 1 kilometrs dubļu un tumsas nebūtu jābrien. Tā kā es domāju, ka tur pat nav problēmas ar aktivitāti. Aktivitāte mūsu iedzīvotājiem ir un liela. Un vēl, kā tikko bija mūsu pārstāvis no mūsu apkaimes, kas bija pieteicies, pats izvirzījis savu iniciatīvu, aizgāja uz domu 30. aprīlī, un viņam, protams, tur gāja ļoti smagi. Un beigās, protams, atradās gan elektrības stabi projektā, gan viss kaut kas, bet, projektam naudas kā nav, tā nav, un gadi iet. Paldies. Zāne Ulmane, Politiskā partija Latvijas reģiona apvienība. Lūdzu. Tātad mans jautājums, kā pašvaldība var sadarboties ar skolām un jaunatnes centriem, lai veicinātu jaunatnes pilsonisko līdzdalību un brīvprātīgo iesaisti sabiedriskajās aktivitātēs? Pašvaldībā ir jaunatnes lietu speciālists, un domāju, ka tas ir tas atslēgas cilvēks, kurš uzturētu kontaktus ar skolām un jauniešu centriem. Un, cik es zinu, tad ir salīdzinoši nesen izveidojusies jauniešu dome pirmā. Un ir arī brīvprātīgo darbs un arī ir vairāk starptautiskie projekti. Un es domāju, tieši darbā ar jauniešiem varētu nepieļaut tās kļūdas, kas ir jau izveidojušās drīzāk agrāk, jo komunikācija ar iedzīvotājiem brīžiem ļoti klibo, bet tieši strādājot ar jauniešiem varētu jau laicīgi novērst šos te trūkumus, tātad jau no paša sākuma informēt, kur, kas, kādas ir iespējas. Un tas īsumā viss. Paldies. Valds Variks, Vidzemes partija, JKP jaunā konservatīvā partija. Lūdzu. Jā, mans jautājums ir šāds. Kāds ir jūsu redzējums par atbalsta aktivitātēm, programmām, lai sakmētu apkaimju identitāti, iedzīvotāju piederības sajūtas veicināšanai un iesaistīšanos apkaimes ikdienas notikumos? Tādas daudzas lietas. Par identitāti varbūt sāksim. Čekavas novads ir piedzīvojis daudzas administratīvu teritoriālās reformas, vairākas, teiksim tā, nedaudzas, jā. Un katrā šajā reizē ir tādas interesantas lietas, saskārušies ar jau vietējo šo administratīvo teritoriju, kuras tiek apvienotas, tāda ļoti izteikta identitātes sajūta. Gan Baložiem, gan Baldonei, Daugmalei, Ķekavai. Tā ir tāda, teiksim, manuprāt, augsta līmeņa identitātes sajūta. Pēdējais Baldonē, ja, nevaram piekrist, ja, ka to Baldonas vāvrīt, baldonieši negrib nekādīgi atstāt un to Ķekavas kā burtu pieņemt, vai ne? Tā taču ir, vai ne? Tas pats ir ar Baložu Vardīti, vai ne? Un Daugmalē. Tā kā tās ir tādas lietas, kas jau gadiem ir iesakņojušās un ko īsti pat viņas jau ir. Ja? Ja mēs runājam tieši par apkaimju identitāti, ja mums šobrīd pēc jaunā nolikuma ir 11 apkaimes, tad varbūt tik stingru katras apkaimes identitāti, es domāju, būs diezgan grūti sākotnēji vismaz izveidot, jo, ja skatāmies kartē, tas apkaimju ģeogrāfiskais
plašums viņas ir ļoti lielas un dažādas. Ja mēs skatāmies tur Daugavas tūmus, viņš aiziet pat līdz A5 šosejai. Nu, tas ir tik atšķirīgas teritorijas jau apvienots vienā apkaimē šobrīd pēc nolikuma, ka tur atrast vienu tādu identitāti būs diezgan, vismaz sākotnēji būs diezgan sarežģīti, es domāju. Bet, kas zina, ar laiku droši vien būs. Jau beidzās laiks, jā? Jau tikko, jā. Tad varbūt pārējos vēlāk. Jā, paldies. Paldies. Tad Valdemārs Pozņieks, Latvija pirmajā vietā. Jā, jautājums ir sekošs. Kāds jūsu viedoklis saistībā ar jau pieņemtajiem saistošiem noteikumiem, Ķekavas novada iedzīvotāju padomju nolikums? Jā. Tad uz šo te jautājumu es gribētu sniegt sekošu atbildi. Jā. Tas būs laikam daudziem interesants. Jā, tik tiešām, kā es jau minēju, mēnesi kaut kur atpakaļ, doma pieņēma šāda veida saistošos noteikumus, bet uzreiz es gribu pateikt, kāpēc es arī minēju, ka ir daudz jautājumu, uz kuriem šobrīd es nevaru saņemt atbildi. Jā. Es pats piedalījos šajā domas sēdē, balsoju attiecībā uz maniem priekšlikumiem. Es balsoju par, bet lielākā daļa tur kolēģi vieni atturējās, vieni balsoja pret. Un stāsts ir par to. Jā. Tātad, kā jūs ziniet, ja varbūt klausītāji, kuri nedaudz saprot no juridiskiem jautājumiem, viņi saprot, ka interpretēt likumu vai neievērot likumu, jā, tas nav gluži tas pats, kas pārveidot, teiksim, likumu savās interesēs. Jā. Un šobrīd es vienkārši minēšu tātad, to pašu pašvaldību likumu, 58. pantu, iedzīvotāju padome. Te šajā te pantā skaidri un gaiši ir rakstīts, kas var būt par padomes locekli un kādā veidā tiek veidotas tās padomes, ja, un kurš var kļūt, tātad kas pirmkārt ievēl padomes un kurš kļūst par padomes locekli. Stāstu tad ir 58. pants, 3. daļa, kur noteikts, ka par padomes locekļi var būt fiziskā persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu un ir Latvijas Republikas pilsonis vai Eiropas Savienības pilsonis. Ja? Tad tas ir viens. Un skatāmies, kas pie mums rakstīts. Pieņemtais saistošos noteikumus. Jums laiks, piedodiet, jums laiks, bet jūs varat ātri noskrēt, bet jums ātri jānoslēdz. Ko es gribu pateikt? Un saistošos noteikumus klāt nāca frāzē. Un ir deklarēta sava dzīves vieta. Varat iedomāties, ja? Tas ir likumā viens nosacījums saistošos noteikums pretējs. Kāpēc tāds viņš pretējs ir? Tāpēc, ka padomes ievēlēt var arī nedeklarēta persona, bet persona, kurai ir nekustamais īpašums šeit novadā. Saistošos noteikums tas ir. Ielikta frāze. Vēlēt var, bet ievēlēts nevar būt. Likums nosaka, ka var būt ievēlēts. Tas ir viena nianse. Paldies, paldies. Te mums jāliek komats šobrīd. Tādu nianšu ļoti daudz. Jā. Paldies. Labi. Tad turpināsim ar tātad no otras puses. Tagad turpināsim ar Kristīnu Hāzi, Nacionālā apvienība Visu Latviju Tēvzeme brīvība LNNK. Lūdzu. Paldies. Mans jautājums ir, ko tieši jūsuprāt pašvaldība un jūs kā deputāts personīgi varētu darīt, lai palīdzētu sasniegt nacionālās drošības koncepcijā pausto, un proti, ka iedzīvotājiem ir jāizrāda iniciatīva un vairāk jāiesaistās sabiedriski politiskajos procesos. Pašvaldība, tas ir diezgan liels cilvēka daudzums, un es tiešām nemācēšu pateikt, ko katrs no viņiem var darīt, bet es personīgi kā deputāts, es esmu cilvēks, kas iet ielās un uzrunā iedzīvotājus ne tikai ielās, bet caur sociālajiem tīkliem, vienmēr aicinu piedalīties vēlēšanās, arī dažādu iniciatīvu parakstu vākšanā, arī sadarbojos ar studentiem, un daudz mēs runājam tieši par to, cik svarīgi ir paust skaļi savu viedokli un pulcināt, teiksim, atbalstītājus, lai mēs kaut ko kopā lielu paveiktu, jo, principā, sabiedrība jāizrauj ar domu, kad mēs, principā, tikai kopā esam spēks. Paldies.
Tad Līga Brodužu Siguldas novada partija, lūdzu. Ja. Kādas aktivitātes būtu jāīsteno, lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti apkaimju, nevaldības sektoru un pašvaldības rīkotajās aktivitātēs un pasākumos? Un šeit es atļaušos balstīties personīgajā pieredzē, jo tā ir mana pārliecība, ka nav jāsola to, ko tu vēl neesi izdarījis, bet ir jābalstās tajā, ko tu jau esi izdarījis. Un tā es balstīšos savā pieredzē, darbojoties Mežanieku viedajā ciemā, kas ir pirmais un projām vienīgais viedais ciems Ķekavas novadā. Un tas, kā mēs to sasniedzām, kāpēc mums ir 95%, un šis ir pārbaudīts aptaujā, mums ir 93 mājsaimniecības snieguši datus. Viņi ir devuši mums deleģējumu, tātad pārstāvēt viņu intereses pašvaldības un valsts institūcijās. Un to mēs arī ļoti, ļoti aktīvi darām. Un iedzīvotāji sāk uzticēties tad, kad viņi redz ilgtermiņa stratēģiju. Mums ir ilgtermiņa stratēģija, mums ir ētikas kodeks, mums ir savas tradīcijas, savas svētki, savas daudzie notikumi kopīgie. Un mēs arī aktīvi darbojamies, lai aizstāvētu iedzīvotāju intereses. Piemēram, kopā mēs sadarbojamies ar citu nevaldības sektoru līderiem, gan nevaldības, gan iedzīvotāju kopienām, gan vienkārši aktīviem iedzīvotājiem. Un, piemēram, Jauncilā mēs divreiz savācām parakstus, lai cīnītos par risinājumu asfalta izbūvei. Nu, pat mēs sadarbojoties ar Olainas kopienu, savācām vairāk kā 1000 parakstus, lai cīnītos pret 2 vēja fermām. Nu, viena ir apstiprināta, cīņa nebeidzās, pret vēja fermām, kas pilnībā iznīcināt mūsu apkaimi. Un tie rezultāti, tie reālie sasniegtie rezultāti. Un tas, ka es vienmēr esmu atvērta sarunai, vienmēr jebkuram apkaimes iedzīvotājiem, es vienmēr skaidroju, kas ir tas, ko var izdarīt, ko es varu izdarīt, un kas ir tas, ko es nevaru izdarīt, un ko es nevaru ietekmēt, bet tas nenozīmē, ka es nedaru un nerakstu iesniegums. Daudz iesniegums valsts institūcijām, lai mēģinātu vismaz kustināt tos jautājumus. Tie ir tie rezultāti, kā rezultātā, jā, mana apkaime ir līderis Ķekavas novadā, un es ar to ārkārtīgi lepojos, jo es zinu, ka tas ir mūsu visu darba rezultāts. Paldies! Paldies! Jūras Jārums, Jaunā vienotība. Paldies! Kāds ir jūsu redzējums par iedzīvotāju padomju vai iedzīvotāju kopienu izveidas nepieciešamajām apkaimēs? Es varētu būt īsts un teikt, vajag. Bet es mazliet izvērsīšu, tā kā nolikums un saistošie noteikumi ir pieņemti. Es domāju, ka šī gada laikā mēs redzēsim pirmās kopienas un diezgan droši ar pirmo piegājienu būs redzams Mežanieku kopienas rezultāts Daugmales, Baldones un citās apkaimēs mūsu nesen darbu sākušajiem NVO un sabiedrības iesaistes speciālistam būs krietni un kopējiem spēkiem jāpastrādā. Kam es gribu pievērst uzmanību, manuprāt, nav jāaprobežojās tikai ar šo te iedzīvotāju padomju formātu, jo ir daudzas kopienas, kas ir mazākas, kas ir tematiskas, kas ir teritoriālas, dārzkopības, garāžu, interešu tēmu, kuras nemaz nevēlas būt formalizētas. Un tas īstais jautājums ir, kādā veidā būt saskarsmē un uzklausīt šo te kopienu intereses. Un no šī skatu punkta ir būtiski, lai cilvēki apvienojas un var kopā paust savu viedokli, tad ir vienkāršāk savstarpēji runāt. Un ir būtiski arī, lai šīs te saruna un atklātā saruna un realitātē balstītā saruna savstarpēji notiek. Paldies! Paldies! Tad Jūras Žilko Latvijas attīstībai politiskā partija Izaugsme. Tātad man jautājums ir sekojoši. Kā jūs vērtējat brīvprātīgā darba potenciālu un informācijas pieejamību par brīvprātīgā darba iespējām Ķekavas novadā? Vai atbalstāt ideju par brīvprātīgā darba sistēmas izveidi? Pirmkārt, es uzskatu, ka brīvprātīgais darbs, tas viennozīmīgi ir viens no stūrakmeņiem sabiedrības iesaistei. Tas ir patiesībā sākums tam, kad pilsonis iedzīvotājs pieņem lēmumu, ka viņš izraujās no savas ikdienas rutīnas un pārkāpj no komforta zonas uz kaut kādu mazāk komfortablu zonu un dod reālu pienesumu sabiedrībai, pretī nesaņemot sev kaut kādu merkantīlu labumu. Es pats personīgi esmu bijis brīvprātīgais neskaitāmos pasākumos, savas patiesībā gan politiķi, gan arī darbinieka, gan aktīvista pieredzē.
par informācijas pieejamību. Tātad iegooglēju, kamēr gatavojos jautājumam, pirmā saite ir par to, ka Ķekavas novads aicina pieteikties brīvprātīgos palīgus novads svētkiem. Tātad informācija ir pieejama. Un ar šo sistēma būtībā tiek ieviesta, bija uzdots sākt ieviest, atbildīgs par to ir jaunas ideju centrs, kas rezidē šajā ēkā, un ir iestrādes šīs sistēmas izveidē. Bet kas ir jādara? Pirmkārt, ir jāpārpublicē šis sludinājums no Ķekavas mājaslapas uz brīvprātīgais LV, ir jādod ziņa e-klasē, sveiciens X pārvaldēji un SIM nodaļai par šo, ir jāorganizē gada brīvprātīgais pasākums, ir jārada piemērs pašiem, deputātu kandidātiem kaut vai, un ir jāliek akcents ne tik daudz varbūt uz jauniešiem, bet arī uz vidējā vecuma, jo brīvprātīgai darbā ļoti, ļoti viedi un noderīgi arī cilvēki, ļaudis 30 plus. Ticiet man, tā ir personīga pieredze. Paldies! Paldies, un Aigars Vītols, Zaļo zemnieku savienība. Jā, tātad jautājums. Kā jūs plānojat uzlabot pašvaldības komunikāciju ar iedzīvotājiem, lai veicinātu sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos? Jā, manuprāt, sabiedrības iesaisti jau pašlaik notiek, jau iepriekš minētajās formās, kā sabiedriskās publiskās apspriešanas, viena no formām, kas netika pieminēta, bet pēdējā laikā mūsu novadā ir aktivizējusies ir šis kolektīvā iesnieguma forma, jau vairākus mēs esam izskatījuši, un šī ir vēl viena, manuprāt, ļoti spēcīga sabiedrības iesaistes forma. Kā uzlabot šo komunikāciju iedzīvotājiem? Viens no rīkiem jau pieminēju noteikti, un cerīgs rīks ir tieši iedzīvotāju padomu darbību uzsākšana. Tā būtu tā komunikācija ar konkrētu apkaimi iedzīvotājiem. Un kā koordinātori būtu tieši iedzīvotāju padomu pārstāvi. Viņi varētu pārstāvēt tieši apkaimi viedokli un nokontrolēt lēmumu pieņemšanu. Otra lieta mūsu šajā elektronikas laikmetā, jā, mums ir aktīvas sociālo tīklu konti, bet pašvaldībā nav mobila aplikācija novada izveidota. Pēc tā kādu laiku idejiski tika strādāts, bet tas vēl nav paveikts, un manuprāt, tas būtu rīks ērts iedzīvotājiem, gan dažādu aptauju, viedokļu noskaidrošanai, iespējams kādu atsevišķu sadaļu izveidojot iedzīvotājiem svarīgi jautājumi, gan to uzdošana, gan risinājumi. Tas būtu viens no tādiem rīkiem, kas būtu pašvaldībai jāievieš komunikācijas uzlabošanai ar iedzīvotājiem. Paldies, un līdz ar to mūsu tās pirmā jautājuma, vai pirmās painīšu jautājuma varētu teikt, ir izskanējuši, atbildes arī ir izskanējušas. Paldies katram, kurš atbildēja un arī centās atrast atbildi uz jautājumu. Kristīna, atkal pievēršamies, tur kaut ko pierakst, es nezinu, vai jaunas jautājumus vai vienkārši kaut kādas piezīmes, bet varbūt domājot, jā, par iedzīvotāju līdzdalību apkaimēs, ko tu jau pieminēji tajā pirmajā runā, bet kopumā un apkaimes stiprināšana, varbūt vēl kaut kas ir, ko iekomentēt šajā brīdī, pirms mēs virzamies tālāk pie NVO, jeb nevaldības sektora, jeb biedrību nodibinājuma tēmas. Nu, es noteikti atkal atkārtošos, kad var redzēt un jūs, ka Ķekavas novadā dzīvo aktīvi ļaudis, ir darītāji, ne tikai runātāji. Bet, ja mēs skatāmies atkal izējot no tā, kā jūs atbildēt uz jautājumiem, nu, piemēram, ja mēs runājam par tiem pašiem jauniešiem, tad viena no tādām veiksmīgākajām formām jauniešu iesaistēji ir strukturētā dialoga aktivitātes. Es nezinu, vai Ķekavas novads jau ir izmantojis kafiju ar politiķiem pasākumu aktivitāti vai saldējums ar lielajiem. Ļoti labi var pieredzes apmaiņā doties uz Dobeles novadu pašvaldību, kas šo strukturētā dialoga formu diezgan aktīvi izmanto tieši jauniešu un lēmējvaras tādam konstruktīvam dialogā veidošanai. Un, jā, jo kaut kā ir tā, ka deputāts, nu jūs arī topošie deputāti kandidāti, nu jaunieši vēro ar vienu acī, jūs vēro un jūs esat, gribot vai negribot, viņu paraugi. Ja runājam par administratīvo teritoriju reformu un identitātes jautājumu, tad tas ir sāpīgs jautājums visām pašvaldībām. Es esmu bijusi gan Kurzemes pusē, gan vēl nesen viesojos
Smiltenes novadā, jā, kad tomēr tas ir eksperiments, bet tad ir jautājums, kā mēs šī eksperimenta rezultātā spējam tā dzīve eksistēt un pastāvēt paši par tām vērtībām, jo, kā saka, ja mums ir komforta zona, tur jau mēs neaugam. Un man liekas, ka tieši administratīvā teritorija reforma mums ir izmetusi vairāk kārt no komforta zonas, un tas ir ļāvis arī katram iedzīvotājiem, mums katram pašam kā cilvēkam apzināties, kas tad ir mūsu vērtības un kas tad ir tā identitāte, kuras piederu, un kas man ir, piemēram, Ķekavas novads vai konkrēti kāda no šīm 11 apkaimēm. Jā, par iedzīvotāju, turpinot šos, var teikt, iedzīvotāju padome ir jauna forma, un, protams, ja mums likumā noteikts, kad saistošiem noteikumiem nolikuma paraugs ir šāds un tāds, bet jebkurā gadījumā atkal es pieminēšu vārdu eksperiments, arī iedzīvotāju padome ir savu veidu eksperiments, jo mēs ļoti labi zinām, kad ir jau pašvaldības, kas ļoti ātri pacentās izveidot šīs iedzīvotāju padomas, un es nesaukšu, protams, vārdā, bet ir arī tādi piemēri, kad iedzīvotāju padomas tiek dibināts un jau likvidēts un beigās atsakās no tā. Es vienkārši gribu likt tādu akcentu, atceramies, ka tas ir mainīgs faktors un kad iedzīvotāju padomēm ir jābūt dzīvam procesam, nevis tāpēc, ka pašvaldība ir izveidojusi saistošas noteikumus un tagad jums tur tanīs apkaimēs noteikti jānāk kopā, jo kā rezultāts pēc šī īsā perioda tās pašvaldības, kuras viesojušies, secina to vienu, tur, kur bijis tāds piespied mala no pašvaldības puses, tur nekas nav sanācis. Tā kā jā, ņemam šo vērā, ka tam ir jābūt dzīvam procesam. Jā, nu par to uzticēšanos, nu būsim reāli, mēs redzam, kad ir zema līdzdalība ne tikai jauniešiem, bet ir zema līdzdalība pieaugušajiem un dažādu vecumā, un tad ir jautājums, kā mēs šo līdzdalību veicināt, tad atkal šī vērtība, tā uzticēšanās, cik mēs esam gatavi uzticēties viens otram un, protams, cik mēs esam gatavi uzklausīt, ne tikai runāt paši un dzirdēt savu monologu, bet uzklausīt otru personu un tas atkal ir jāmācās, mums jāmācās kopā arī ar paraugu rādot jauniešiem, jaunai paaudzei, ka mēs arī pieaugušie spējam viens otru sadzirdēt un mēs spējam uzticēties. Jā, vienmēr var kaut kas sanākt greizi, mēs varam kļūdīties, bet kā mēs pēc tam konstruktīvi šo kļūdu varam risināt no abām pusēm. Par brīvprātīgo darbu, jā, brīvprātīga darba sistēmas izveide, es teiktu, jau par to tiek 10-15 gadi dažādās pašvaldībās, dažādi tiek šī sistēma veidot un atkal upgradeota, jeb latviešu valodā runājot, tā kā uzlabota. Es noteikti atkal vēršu to, kad jā, kad brīvprātīga darba sistēma nav tikai darbā ar jauniešiem, bet tā arī ir darbā ar visiem iedzīvotājiem. Un tad ir jautājums, kā jūs kā Ķekavas novads, jebkura pašvaldība esat gatavi paši veidot šo sistēmu. Un es arī aicinu atkal paraudzīties uz pašvaldībām, kas, protams, efektīvāk strādā ar jauniešu brīvprātīga darba veidu sistēmas izveidi, bet tas atkal ir kā viena no platformiem veidiem, uz kā bāzes jūs jau viņu varat paplašināt un veidot kaut ko savu identisku. Jā, tad ir iestrādes citās pašvaldībās. Par mājaslapu, jā, kad ir bijuši iedzīvotāju fórumi citās pašvaldībās, sevišķi vecāku paudze saka, mums ir visa kā ir WhatsApp grupas, un tad ir Facebook, un tad ir vēl Instagrams, un vēl. Mans tāds vērojums, un arī sarunā ar pašvaldību pārstāvjiem, pašvaldību darbiniekiem, mājaslapa ir fantastiska īstumā platforma. Nu, ja es gribu uzzināt par Ķekavas novadu, es iegūglēju Ķekavas novads un pirmā lapa man atverās jūsu mājaslapa. Tad arī jautājums, cik mēs, gan darbinieki, gan iedzīvotāji, gan NVO sektors, cik mēs efektīvi redzam šo platformu pašvaldības mājaslapu kā tādu rīku komunikācijas uzlabošanai, jeb efektivizēšanai ikdienā, lai būtu šīs, vai tas ir kāda atsevišķa sadaļa, vai tas ir kaut kāds uzdod jautājumu, bet lai tā mājaslapa ir dzīva, nevis tikai, lai mēs gada beigās, gada pārskatā ierakstītu, ka mājaslapā ir bijis tik un tik apmeklētāji. Nu, viņai nav jābūt reklāmai, viņai ir jābūt arī dzīvam procesam. Nu tā, kaut kā īsumā. Paldies. Ļoti, man liekas, vērtīgi arī aspekti un arī administratīva teritoriālā reforma tika pieminēta. Ja? Jo kā reiz viens no mūsu skatītājiem, klausītājiem arī kā reiz par to arī prasa komentāros par skatījumu uz administratīvu teritoriālu reformu, bet mums, diemžēl, ir jādodās pie mūsu otrās painīšas šobrīd un viennozīmīgi tiešām es aicinu visus arī ieskatīties pēc tam komentāru sadaļā un arī sniegt savas atbildes. Tā,
Otrajā spainītī, kas mums ir? Mums ir jautājumi par NVO sektoru izaicinājumiem un atbalsta mehānismiem. Ja? NVO iet runa par biedrībām un nodibinājumiem. Mazliet jau tika pieminēts dažādos kontekstos griezumos. Sistēma tā pati. Šobrīd laidīšu vispirms spainīti uz šo pusi un pēc tam arī dodiet kolēģiem tur. Un tieši tāpat kārtība, izlozējumi jautājumu, 2 minūtes atbildēji, es jūs arī jaunā kārtībā izsaucu. Šoreiz iesim pretējā virzienā, kā mēs devāmies, un arī saņemsim cerams atbildes uz jautājumiem. Nu, noteikti saņemsim, kāda atbilde uz jautājumiem būs. Un tad, lai pavisam godīgi, lai visi būtu izlozējuši savu jautājumu, jau varat nolikt tur droši arī. Jā, tad tagad es došu vārdu vispirms Aigaram Vītolim no Zaļo un Zemnieku savienības. Lūdzu, 2 minūtes atbildēju un jautājumam. Paldies. Tātad jautājums. Kādās biedrībās, nodibinājumos vai neformālās organizācijās jūs savas dzīves laikā esat bijis personīgi iesaistījies? Vai un kāda jums personīgi ir bijusi pievienotā vērtība no dalības šajā vai šajās organizācijās? Jā, nu, atbildot, ņemot vērā manu līdzinējo dzīves pieredzi, es esmu darbojies vienā biedrībā, un biedrības joma saistīta ar sportu. Pamat biedrības darbības joma ir sporta nodarbību organizēšana, sacensību organizēšana, kā arī dažādu sporta pasākumu organizēšana. Tā ir mana pieredze vairāku gadu garumā, ko es varu minēt. Šī biedrība darbojās Ķekavas novadā, un Ķekavas novadā ir salīdzinoši labs atbalsts biedrībām, ne tikai sporta jomā, bet arī kultūras jomā, kā arī šī nevalstiskā sektora atbalsta dažādu projektu īstenošanai, kuros var pieteikties gan dažādu jomu biedrības, tas pašas sporta biedrības, un pretendēt uz līdzfinansējumu savu projektu realizēšanai, kā arī pasākumu organizēšanai. Šī ir mana pieredze, un noteikti arī mēs atbalstītu šādu finansējumu palielināšanu jebkādu jomu nevalstiskām organizācijām, gan projektu īstenošanai, gan ikdienas pasākumu organizēšanai. Paldies. Tad Juris Žilko, Latvijas attīstībai politiskā partija Izaugsme. Jūsu jautājums. Man uzdotais jautājums. Vai jūsuprāt būtu jāpiemēro vienlīdzīga kārtība pašvaldību telpu izmantošanai vietējām organizācijām pasākumu rīkošanai? Jo, piemēram, jaunu ideju centra telpām ir nomas maksa, bet kultūras nama telpas var izmantot bez maksas. Lūgums pamatot viedokli. Nedaudz apjuku, jo man šķiet jautājums formulēts ir kļūdaini, bet man šķiet, ka jau šobrīd ir vienāda pieeja, bet ja gadījumā tā nav, tad šī situācija ir jālabo. Bet ja tomēr tā ir, tad tas ir jālabo. Un prātā nāk viena no pēdējām domas sēdēm, kur kā reiz šis jauno ideju centra cenrāds tika apstiprināts. Man šķiet, ka mans šī brīža deputāta frakcijas kolēģis Andris Vītols kā reiz arī šādu priekšlikumu sniedza nevaldības organizācijām telpu nomu šajā ēkā piemērot ar atlaidi, līdzīgi kā ir kultūras namiem. Un, ja nemaldos, šis priekšlikums tika noraidīts. Personīgi es viņu noteikti atbalstīju un atbalstu arī šobrīd. Pamatoju to ar to, ka visas telpas, kuras ir pašvaldība būvējusi par publisko naudu vai par piesaistīto naudu, viņas ir visai uz vienādiem noteikumiem jāiznomā. Lūk tā. Paldies. Paldies. Jūras Jārums, Jaunā vienotība. Paldies. Garš jautājums. Daudzām NVO ir nepieciešams telpas sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai, tikšanās ar biedriem, pasākumu rīkošanai. Kā jūs redzat iespēju izmantot esošās pašvaldības telpas, skolas, bibliotēkas, kultūras nami un citas arī NVO vajadzībām? Man atbildes sastāvēs no 2 daļām.
Viens ir juridiskā puse, un otrs ir tehniskā puse, un abi šie jautājumi ir risināmi un vietām atrisināti. Arī pieminēšu šo telpu Jauno iniciatīvu centra nesen mainīto cenrādi, jo tika apstiprināts kāds cits priekšlikums atbilstoši likumam sabiedriskā labuma organizācijām šo telpu nodot bezdeldzības lietošanā. Proti punkts par telpu izmantošanu sabiedriskā labuma NVO ir. Manuprāt, tas, kas būtu vajadzīgs metodiski ejot cauri pārējo telpu cenrāžiem, šāds te punkts iestrādāt visur. Un tas jautājums, kas paliek nenosakts šobrīd, ir par NVO, kam nav sabiedriskā labuma organizācijas status. Tas, manuprāt, būtu jārisina. Un tīri tehniski, tā kā likums pasaka, ka nodot pašvaldība telpas sabiedriskā labuma organizācijām var bez atlīdzības, bet izdevumi ir jāsedz. Tīri tehniski ir jautājums par šo izdevumu samazināšanu, kas, piemēram, šo telpu gadījumā ir personāls, kas atver, pieskata, aizver. Un, manuprāt, tas nav nepieciešams, jo laikā, kad es vadīju Ķekavas ambulanci, mēs savā iestādē saorganizējām iespēju arī ārpus darba laika personālu neiesaistot, atslēgt, ieslēgt signalizāciju, ielaist, izlaist cilvēkus ar kartiņām un varēja notikt pasākumu, neiesaistot organizācijas resursus. Manuprāt, tam būtu vajadzīgam tehniski, tas būtu jāizdara visās telpās, proti, lai arī ārpus darba laika, neiesaistot pašvaldības iestāžu darbiniekus, iedzīvotājiem ar mūsu programmā paredzētājiem iedzīvotāju kartēm, būtu iespējams šīm telpām piekļūt. Paldies. Paldies. Līga Brodužu Siguldas novada partija. Jā. Kādi, jūsuprāt, ir būtiskākie izaicinājumi biedrību un nodibinājumu darbības nodrošināšanā Ķekavas novadā? Vai jūsuprāt, pašvaldībai būtu jāpalīdz risināt šie izaicinājumi? Kāds varētu notikt? Te ir tā droši vien sajūta, ka ilgstoši nevaldības sektors ļoti vientuļš Ķekavas novadā un dzīvo pats, ja tā var teikt, savā sulā, jo mēs neesam redzējuši pašvaldību kā tādu īstenu sadarbības partneri. Un arī pēc 6 gadu gaidīšanas mēs sagaidījām NVO speciālistu, un, diemžēl, izrādās šis speciālists nekad nav strādājis nevaldības sektorā. Viņam nav pieredzes, viņš nav kompetents ar mums pat diskutēt par jautājumiem, kas mums ir būtiski. Un, attiecīgi, mums viņš vispirms ir jāapmāca, acīm redzot, un tad varbūt mēs nonāksim pie kāda rezultāta. Tā kā šis ir milzīgs šobrīd izaicinājums. Jā, kas būtīgs par tām pašām telpām. Mums joprojām, kā jau es minēju iepriekš, nav koprades telpas, mums nav NVO par māju, mēs pat nesapņojam, mēs sapņojam par bezmaksas telpām. Un tad mēs varam paskatīties, kā to risina citos novados, un tas ir ļoti vienkārši. Vienai centrālai organizācijai tiek slēgts ar šo organizāciju jau minētie deleģējumi līgumi. Organizācija uzņems pilnu atbildību par to, kas notiek šajās telpās, un viņi tā tad arī atbild par to, vai kaut kas pazūd, tiek salauzts. Tā ir šīs organizācijas atbildība, un apakšā viņi tad tām organizācijām, kas tiek uzskatīts par atbilstošām, par drošām, nodot telpas, atver, aizslēdz, un tas brīnišķīgi strādā citos novados. Bet mēs šādu pieredzi nevēlamies pārņemt, un tur nevajag nekādas investīcijas. Tur vajag beidzot noslēgt deleģējumu līgumu ar kompetentu, drošu organizāciju. Tā būtu viena lieta. Otra lieta ir šī sajūta, ka mūs nevēlās dzirdēt ilgstoši, jo mēs, kā jau minēju, mēs esam sagatavojuši dažādus stratēģiskus dokumentus, esam iesnieguši, bet šie dokumenti ir visi kaut kur pazuduši. Un tad beidzot ar milzīgi iedzīvotāju spiedienu mēs esam tikuši līdz iedzīvotāju padomēm, tāpēc, ka mēs acīm redzot bijām ļoti, ļoti dusmīgi, jo process nenotika. Lūk, un jā, ja mēs sarunātos, ja ar mums sarunātos un darītu to kompetenti, tad rezultāti būtu. Jūs nevarat iedomāties, ko mēs vispār nevalstiskais sektors varam izdarīt novadu labā. Paldies. Kristīna Hāze, Nacionālā apvienība Visu Latviju ārzemēm brīvība LNNK. Jā, mans jautājums ir, kādas konkrētas darbības nepieciešams īstenot, lai veicinātu ilgtermiņa sistemātisku sadarbību starp pašvaldību un NVO sektoru. Es jau sākumā pieminēju to, ka ir vajadzīgs veidot to platformu, kur mēs aicinam iedzīvotājus uz sarunu. Pēc tam mēs izstrādājam kaut kādu kopīgu redzējumu par lietām, kas būtu jāpaveic. Būtu no pašvaldības puses nepieciešams nodrošināt
telpas, par to jau mēs iepriekš runājām, un varbūt kaut kādu finansiālu palīdzību. Pašvaldībai būtu jāsniedz arī informācija par pieejamiem resursiem, projektiem un plāniem. Un, principā, pats pamats ir uzticības veidošana un apusējas cieņas dialogs, kā minēja jau Līga Broduža. Paldies! Paldies! Tad Inārs Beļinskis, Latvijas Zaļā partija. Lūdzu, vārds jums. Tātad jautājums skalā no 1 līdz 5 novērtējot, cik lielā mērā piekrītat, ka cilvēku apvienošanās un darbs biedrībās un nodibinājumos ir būtisks novada attīstības resurss. Lūgums pamatot savu atbildi. Jā, no 1 līdz 5 man gribas novērtēt maksimāli 5,5. Tātad es ļoti ilgi jau 14 gadi vadu sporta klubu, Svarbu un celšanas sporta klubs, biedrība tātad, trenēju jauniešus, nāk cilvēki uzlabot veselību ar dažādām veselības problēmām, tātad fizisko veselības stāvokli uzlabo. Un šajos gados sporta zālē, kurā es esmu attīstījis šo savu darbību un pats esmu rādījis vienmēr piemēru ar augstiem sportiskiem rezultātiem. Mēs katru gadu braucam obligāti vismaz uz vienu pasaules čempionātu. Viņi ir vairāki. Es pat izklausīsies varbūt pēc lielīšanās, nekad neesmu atbraucis bez čempiona medaļas. Pagājuši gadu biju oktobrī Grieķijā, 5 vingrojumus paņēmu un atvedu 5 zelta medaļas. Sportisti uz šo skatās. Manā sporta zālē par šiem pēdējiem gadiem, pēdējos 10 gadus gribās teikt, ir izauguši 2 Latvijas čempioni bodybuildingā, 7 pasaules čempioni svarbubu celšanā un piedalās dažādās arī powerliftinga sacensībās. Iesaistu jauniešus. Man puiši trenējas sākot no 14, 15 gados, jau viens puisis šogad laboja Latvijas rekordu. Tātad sports ir mūsu iedzīvotāju veselība, kam ir liela nozīme. Jo slims cilvēks nav tik darba spējīgs, kā vesels. Un veselā miesā dzīvo vesels gars. Paldies! Vivītis Znotiņš, Suverēnā vāra apvienība Jaunlatvieši. Lūdzu, Vivīt. Tātad jautājums, kāds ir jūsu redzējums par nepieciešamību izveidot nevaldības sektora konsultatīvo padomi novadā? Kā jūs redzat pašvaldības sadarbību ar konsultatīvo padomi? Nu, manuprāt, vēl sarežģīt visu to vēršanos pie novada deputātiem ar vēl vienu padomi, nu, es personīgi neredzu jēgu. Jo, ja jau ir iedzīvotāju padomi, tad būs vēl viena padome. Tad cik tad tās padomes mums būs? Cik iedzīvotājiem būs jāsako līdzi? Es domāju, ka mūsdienās pie mūsdienu tehnoloģijām noskaidrot iedzīvotāju viedokli, iesaistīt viņus dažādu jautājumu risināšanā, tur atliek uztaisīt aplikāciju, nobalsojiet, ID paraksts un ļoti ātri var savākt informāciju no iedzīvotājiem. Ko viņi domā, kā viņi domā, ko viņi vēlās redzēt savā apkaimē, ko nevēlās. Pie tam vēl mums šogad ir amata vienība, sabiedrības iesaistes koordinators jaunu izveidot. 2 amata vienības saimnieciskie pārvaldnieki Baldonē un Baložos, kas apkopo iedzīvotāju pieteiktos saimnieciskos jautājumus un kontrolē to izpildi. Es saprotu, ka mums ir papildus tātad darbinieki pieņemti, kas to visu jau koordinē. Tad kā mēs tagad vēl papildus, ka mums vajag vēl konsultatīvo padomu? Tas ir vairāk laikam jautājums īstenībā tad nevalstiskajam sektoram, kā tad īsti viņiem vajag tādu konsultatīvo padomu vai nevajag. Paldies! Zāna Ulmane, Latvijas Reģionālā apvienība. Tā, jautājums. Vai jūsuprāt Ķekavas novadā būtu jāievieš atbalsta programma, kas palīdzētu biedrībām un nodibinājumiem
neformālām organizācijām sekt to administratīvās izmaksas, piemēram, grāmatvedības, personāla un tam līdzīgas izmaksas. Lūgums pamatot savu atbildi. Nu, tā kā biedrības ir visai dažādas, sākot no dzīvokļu īpašnieku, dārzkopības un līdz pat pensionāru biedrībām, airēšanas klubiem un varbūt kādām labsajūtas biedrībām, tad es uzskatu, ka nevajag. Bet, jo pašvaldībā jau ir atbalsta programma biedrību projektiem, tātad tur ir iespēja izpausties un arī dabūt finansējumu, bet ko mēs uzskatām, ka būtu jāmaina saistošie noteikumi tieši attiecībā uz pensionāru biedrībām, jo viņas faktiski veic sociālo funkciju un likt kopā vienā, tā teikt, katlā ar pārējām biedrībām, tas nebūtu īsti godīgi, jo arī viņiem neiet tik raiti ar šo te projektu perfektu sagatavošanu, projektu pieteikumu perfektu sagatavošanu. Un vēl, kas Ķekavas novadā nav, tie saistošie noteikumi par funkciju deleģēšanu. Un es domāju, ka te arī būtu absolūti nepieciešama šajā kontekstā. Paldies. Valds Variks, Vidzemes partija, JKP jaunā konservatīvā partija. Jautājums ir šāds. Kādas pašvaldības finansējuma formas NVO sektoram turpināsiet atbalstīt? Kādas var būt nē, vai ir padomā vēl kādas jaunas atbalsta formas? Par finansējuma formām NVO sektoram, kuras turpinātu atbalstīt, manuprāt, tas pats pirmais, jau kā kolēģi minēja, ir atbalsts visām sporta organizācijām. Kā mēs zinām, visi sportisti, kuri Ķekavā ir pēc saistošiem noteikumiem, atbilst šiem vietējā statusa klubiem, viņi pavelti izmanto pašvaldības telpas, un tas arī ir viens no tādiem lieliem, diskusiju tēmām vienmēr, kā sadalīt šīs telpas. Jo tas tomēr ir biedrība, tur tomēr ar finansējumu tas ir saistīts, un tā ir tāda liela cīņa vienmēr. Bet, tātad šī lieta ir jāturpina, un kā mēs zinām, šo telpu trūkst, un tāpēc arī man satrauc šobrīd sporta būve pie Ķekavas vidusskolas, kur šobrīd izskatās, ka ir mēģinājums apturēt līgumu, kur šobrīd būvniecība tika uzsākta, un šobrīd es nesaprotu, kāpēc tas tiek apturēts. Jā. Tā kā, tā būtu tā lieta, ko vajadzētu novest līdz galam, jo šī sporta būve ir ļoti nepieciešama gan skolai, gan NVO sektoram visiem. Būtu jāturpina projektu konkursu pašvaldībās finansējumu, kas jau šobrīd notiek, tikai būtu nedaudz šis konkursu nolikumi jāpārdomā ar tādu mērķi vairāk, jo, kā jau minējām, ja ir atsevišķs mērķējums bija, pieņemsim, senioru organizācijām, tad šobrīd viņš īsti nenostrādāja tā, kā tas bija domāts, tātad nedaudz pie šo nolikumu kvalitātes ir jāpiestrādā. Tāpat Daugavkrasts, pieņemsim, pirms kādu laiku bija jautājums par to, vai Daugavkrastam tiks saglabāts šis finansējums, ja, ar ko jums strādāt vispār. Jūs nācāt pie pašvaldības ar lūgumu atbalstīt, tātad jau tādā valsts līmenī, lai tas notiktu, un tātad šis ir arī pašvaldības atbalsts, lai tas vispār notiktu. Jā, jauno ideju centrs, kur mēs šobrīd atrodamies, arī savā laikā viņa sākotnējā versija bija jauniešu ideju centrs. Un tieši ar domu, lai būtu NVO sektoram, senioriem šīs telpas arī piemērojams, pat tika mainīts nosaukums savā laikā no jauniešu ideju centra uz jauno ideju centru. Tas ir viens piemērs arī jau no teiksim, kādas nesenās pagātnes. Jums laiks, jūs nelaikā apgriezjot. Jā, vēl par māju renovācijas biedrībām, protams, un tā tālāk. Jā. Paldies. Un tad noslēdz Valdemārs Pozņaks, Latvija pirmajā vietā. Jā, tad jautājums ir sekojušais. Nosauciet, kas jūs uztrauc saistībā ar jau pieņemtiem saistošiem noteikumiem, domas saistošiem noteikumiem par iedzīvotāju padomju nolikums. Jā? Tātad, kas mani uztrauc? Nē, tur bija savādāk. Tur bija savādāks jautājums. Jā, diemžēl, kolēģi, tiešām tāda situācija ir, ka mani uztrauc tas, ka, teiksim, iepriekšējā domas sēdē tika izskatīts kolektīvais iesniegums saistībā ar Baložu Saulgriežu ielu, ja,
kur pašvaldības, bija sagatavots lēmuma projekts, kur pašvaldības darbinieki rūpīgi, cītīgi filtrēja 200 parakstus, ierakstus un tā tālāk. Ar ko tas saistīts? Ar šiem saistošiem noteikumiem. Ja? Tad ir divi jēdzieni – sabiedrība, sabiedrības integrācija un kas ir iedzīvotāji. Stāstu pēc mūsu saistošiem noteikumiem iedzīvotāji ir Latvijas Republikas pilsoni, bet, diemžēl, starp mums dzīvo entie tūkstoši nepilsoņi, kuri ir deklarēti mūsu, jā, jums varbūt tas nepatiks, jā, gribu pateikt, tas ir tautības gruzīni, armēņi, bēgļi, ukraiņi, kuri ir nepilsoņi, jā. Un tagad pašvaldības darbinieki sēž un filtrē viņu svītrojot, jo viņam tagad nav tiesību vairs piedalīties pašvaldības saimnieciskajā dzīvē. Tas ir viens, jā. Es tagad nerunāju par to, ka tas ir labi, slikti, bet tas uztrauc, jā. Kad vīrs nepilsonis, sieva pilsoni. Tagad nešķirosim par tautībām, bet tā ir reāla situācija. Un tie nav 10, tie nav 100, tie ir 1000 nepilsoni. Es negribu tagad kaut ko akcentēt uz to, kāpēc viņi neieguva pilsonību. Jā, es negribu tagad šobrīd celt šo tēmu, bet tas mani uztrauc. Ja nevienu tas neuztrauc, gribu pateikt to, ka sabiedrība mūsu par to integrāciju, jā, nebūs saliedēta. Jo šeit nav pašvaldību vēlēšanas. Tādu tiesību viņiem nav. Bet viņiem tagad nav tiesību piedalīties saimnieciskā darbībā. Un saprotiet, kur priekš kam tie aktīvisti uz parakstus, ja? Uz pieras nevienam nav rakstīts, vai viņš ir pilsonis vai nepilsonis. Viņi ir deklarēti šeit. Viņu bērni ir pilsoņi, ies skolās un tā tālāk. Es ko gribu ar to pateikt, ka tas mani personīgi un mūsu partiju uztrauc, jo mēs nešķirojam cilvēkus, it īpaši iedzīvotājus. Paldies! Paldies. Jūs gan neatbildējāt uz konkrēti jautājumu par NVO, bet mēs respektējam divas minūtes ir jūsu, un ja jūs gribējāt paturpināt un pabeigt iepriekšējo domu, tad es domāju, ka tas ir godīgi. Nu ko, dāmas un kungi, bija iespēja tātad izvilkt vēl šo te jautājumu. Es saprotu, ka viedokļu apmaiņu varētu turpināt droši vien līdz vakaram. Mūsu diskusija, diemžēl, strauji tuvojas noslēgumam, bet mums ir vēl vairākas lietas noteikti, kas jāizdara. Viena lieta, ko es gribēju atzīmēt, ir tiešām jūs arī jautājumi un komentāri Facebookā, un tur to ir aizvien vairāk. Un viens jautājums, kur varbūt mēs, kā saka, neiesim lielo atbildes apli, bet katrs no deputātu kandidātiem var padomāt. Tātad bija jautājums par to, nolasīšu, lai es kaut ko te nesāku interpretēt. Vai deputāti kandidāti zina, ar ko atšķiras sabiedriskā labuma NVO no NVO bez sabiedriskā labuma status? Ja katrs var noteikti padomāt pie sevis, vai zina vai nezina. Ja nezina, droši vien var arī painteresēties un iepazīties. Tā ir svarīga lieta. Bet varbūt pirms mēs dodam, tad mēs dosim arī vēl pēdējo 1 minūti katram no jums pateikt, kas tad ir svarīgākais jūsu prāt, ko jūs vēl vēlties pateikt 1 minūtes ietvaros, varbūt kāds pēdējais vēstījums, vēl ko nodot arī mūsu skatītājiem, klausītājiem. Bet, Kristīna, pirms mēs dodam vārdu mūsu tā kā politiskiem spēkiem un deputātu kandidātiem, tad varbūt kāds ir tavs komentārs par šodienas diskusiju. Atkal ir pierakstītas vairākas lietas, ja, ko varbūt tu vēlētos noslēgumā varbūt vēl uzsvērt, pateikt un pasvītrot. Jā. Paldies, tā vēl. Jā, ja mēs izējam šo raundu, kur tiek runāts par NVO sektoru atbalstu mehānismiem un izaicinājumiem, ar ko saskaraties šeit Ķekavas novadā un arī Latvijas mērogā. Protams, nevajag uztraukties par to, kāda ir jūsu personiskā pieredze nevalstiskajā sektorā. Būsim reāli vēl joprojām, ja mēs teikt runājam par nevaldības sektoru, vēl joprojām ir cilvēki, kas vēl joprojām prasa Kristīna, NVO, NLO, kas tas īsti ir. Tāpēc esam tā kā cilvēcīgi un vienmēr paskaidrojam citam par to, kas tad ir nevalstiskās organizācijas, jo mums katram ir savi hobiji, savas stiprās puses, un varbūt es tiešām esmu spēcīgs grāmatvedībā, bet savukārt Vilis ir ļoti spēcīgs kā pasākumu vadītājs, un es noteikti tagad Vilim neuzbāzīšos, lai pateicu, cik grāmatvedība ir unikāla. Tā kā jā, bet par to kārtību un resursu dalīšana, tas, kas ir pašvaldībām, jā, ir ļoti dažādas pieejas, bet tāda vienāda pieeja resursu izmantošanā un pielietojumā, ja mēs runājam pašvaldība savus
telpas, varbūt pat tehnisko risinājumu ar samazinātu cenu izcenojumu dod vietējām biedrībām. Šeit var noteikti skatīties arī citu pašvaldību pieredzi. Protams, ja mēs skatāmies par to, kas notiek Latvijā, ir daudz pašvaldības, kur skolas vai kāds pašvaldība vai pagastam ēkas paliek tukšas, tad kopīgi meklējam risinājumu, kā tad mēs varam varbūt tiešām bez atlīdzības nodot vietējām nevaldības sektoram šīs ēkas atkal atdzīvināt. Šeit ļoti labi var teikt, piemērs ir Somija un Igaunija, īpaši Igaunija, kur var braukt smelties pieredzē, kā ar deliģējumu līgumiem un bezatlīdzības nodošanā konkrētas bijušās skolas vai ēkas, kas stāv tukšas gadiem, tiek iedotas nevaldības sektoram, kas, protams, iedzīvina un iekustina to vides pieejamību un jēgpilnu izmantošanu vietējas kopienas vajadzībām. Jā, izaicinājums, teiktu, nav tikai Ķekavas novadam, jā, par to, kad ir vajadzīgs pašvaldībā cilvēks, kas ir tas komunikators ar vietējām nevalstiskajām organizācijām vai iedzīvotāju iesaisti. Tas atkal ir savu veidu eksperiments. Man liekas, līdz beidzot pašvaldības arī paši sapratīs, ka arī šeit varbūt mēs varam atkal skatīties aktīvāko biedrību, nevaldības sektoru virzienā. Un es ar vienu aci redzu, ka, piemēram, ir pašvaldības, kur partnerība vai biedrība ļoti aktīvi ir tāds vidutājs stils starp iedzīvotājiem un pašvaldību. Varbūt, ka tiešām šeit atkal ir iespēja kādu funkciju deleģēt, bet tas ir tikai mans tāds skatījums. Protams, komunikācija, pamatā komunikācija, jo biedrības ir sabiedrības kustinātāji. Katrā vidē kopienā es redzu šo mēs, jūs, NVO, pašvaldības darbinieki, bet ja mēs noņemam nos šīs līmlapiņas, kas tam mēs īsti katrs esam pēc piederības, uzņēmējs, biedrības vadītājs vai pašvaldības vadītājs, mēs noņemam no šīs līmlapiņas, mēs esam vienkārši cilvēki. Tāpēc atkal ir jautājums, kā mēs komunicējam savā starpā un kā jums, kā pašvaldībai, lēmējvarai, jebkuram iedzīvotājiem praktizēt šo konstruktīvo dialogu. Jā, par stiprām pusēm. Jā, par konsultatīvām padomēm un vispār šīm komisijām. Es pati izsenes biju ļoti aktīvi iesaistījos, lai tādas konsultatīvās komisijas, kas veicina starp institucionālo sadarbību, veidotos jaunatnes jomā. Šeit bija jautājums par to, vai vispār vajag atsevišķi tādu NVO konsultatīvo padomi. Es teiktu, ka tā ir veiksmīgi darbojas tāda kā komisija, jo ja jūs katru gadu tomēr plānojat, un jums noteikti jāplāno budžets savai pašvaldībai, kur arī ir sadaļa sabiedrība un kur arī ir naudas jautājumi par to, ko mēs ieguldam NVO iespējošanai vai iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai, tad šāda konsultatīvā komisija, es negribu teikt padomi, jo dažkārt vārds padomi uzreiz liek, samulsina, bet šādas komisijas tomēr ir ļoti noderīgas kā labs instruments pašvaldībai, tā kā efektīvi plānot budžetus nākamam gadam. Nu jā, laikam rezumē. Noteikti vēl kaut ko gribēju teikt, bet... Lai visi piedalās vēlēšanās droši vien. Bet to mēs teiksim pašās beigās. Tieši tā, lieliski. Paldies, Kristīna, man liekas arī ļoti vērtīgi punkti, bet tagad dosim to vienu, mums rekur šitas pulkstenīts, 1 minūtes pulkstenīts, to vienu zelta minūti noslēgumā jums dosim, pamainīsim atkal mazliet secību, lai ir interesantāk. Tiešām varbūt ir kaut kas, ko jūs vēl noteikti, taču jūs gribat vēl kaut ko arī pateikt līdzdalības sakarā un kopumā varbūt ir kādas lietas. Tātad 1 minūte, brīvais noslēguma mikrofons katram no jums, un tad es aicināšu Kristīnu Hāzi vispirms, lūdzu. Jā, paldies par doto vārdu. Kā jau jūs minējāt, es vēlos aicināt sabiedrību iesaistīties visos procesos, sākt pašiem ar sevi, darboties, un tikai tā mēs varam uzlabot pašu savu novadu un pašu savu valsti kopumā. Paldies! Paldies! Tad es aicināšu Valdemāru Pozņaku, lūdzu. 1 minūte jums. Jā, praktiski, lai mēs īstenotu tos mērķus, par kuriem mēs šobrīd runājam, es uzskatu, ka mums sabiedrībā jābūt cilvēku mīlestībai. Tas ir viens un galvenais, jā.
tātad nešķirojot iedzīvotājus, bet uzskatot visus cilvēkus, kas šeit dzīvo mūsu novadā, par iedzīvotājiem. Ne tikai uz papīra, bet arī praktiski, ja? Un mīlēsim viens otru, atbalstīsim, jo es uzskatu, ka tikai kopā visi, kas šeit dzīvo un uzskata to par savu, teiksim tā, dzimti vai dzīves vietu, mēs tad varēsim attīstīt un panākt tos mērķus. Nu, kaut kā tā. Paldies. Paldies. Līga Broduža, lūdzu. Jā, gribēju piebilst, ka mani pārsteidz tomēr zemā informētība kopumā mūsu vidū par to, kas ir nevaldības sektors un kādas ir tā funkcijas. Tā ir pirmā lieta. Tas nozīmē, ka jāgulda milzīgs darbs lēmēju varas izglītošanā, lai jūs vispār saprast, ko mēs darām. Un lai saprast lēmēju varu, kas notiek apkaimēs, kā strādā nevalstiskais sektors, es ļoti priecātu, jūs kaut reizi atnāktu uz kaut vienu mūsu pasākumu. Piemēram, Mežnieku svētki ir svētdien, Jauncils svētki ir jūlija beigās vai augusta sākumā. Daugavpils tūlīt svinēs savu lielo jubileju, un tās ir kopienas un tie nevaldības organizācijas, kas reāli strādā priekš iedzīvotājiem. Un jūs tur nenākat, jūs ar mums nerunājat. Atnākat, izdarat kādu brīvprātīgo darbu, mēs jums visu izstāstīsim. Un tad lēmumi tiks pieņemti citādāki, sabiedrībai saprotamāki, un mums nebūs konfliktu. Tas būtu brīnišķīgi. Es būtu ļoti, ļoti priecīgi. Mēs ļoti jūs gaidīsim svētdien. Paldies. Paldies. Valds Variks, lūdzu. Jā, manuprāt, svarīgi būtu iesaistīt arī tos iedzīvotājus, kuri nav apvienojušies biedrībās, NVO organizācijās vai kaut kur citur, kuri varbūt ir nedaudz kautrīgāki, bet arī viņus gribētos iesaistīt, jo šobrīd tie, kas ir aktīvāki, kas skaļāk runā, varbūt viņi nav tik daudz, bet viņi dabū vairāk, teiksim tā, finansējuma ziņā. Tā kā es vairāk skatītos uz tiem cilvēkiem, kas arī ir iedzīvotāji un kas arī būtu pelnījuši tikpat, teiksim tā, pretīm nākošu attieksmi no pašvaldības puses. Tas būtu pirmais. Un par šo aktivitāti arī īpaši šajā ģeopolitiskajā situācijā, kaut vai civilās aizsardzības situācija, ja šī komunikācija ar iedzīvotājiem, kas, manuprāt, šobrīd, ja mums būtu jāskaidro un mēs mēģinātu noskaidrot, vai iedzīvotāji informēt, ko darīt un kā, es domāju, būtu liela problēma šajā brīdī. Tātad caur šo iedzīvotāju iesaisti vai šī kontakta nodibināšanu, mums vienkārši tas ir nepieciešams šobrīd, lai kaut vai izglītotu sabiedrību, ko darīt tādā vai tādā situācijā. Tas jau ir daudz nopietnāk nekā, teiksim, kādu tur finansējumu nedaudz dalīt. Tā kā darīsim to, lai arī visi iedzīvotāji tiktu iesaistīti, nevis tie, kas skaļāk, teiksim, tā par sevi atgādina. Paldies. Paldies. Tad Jūras Jārums. Paldies par sarunu un paldies par diskusiju. Katrs šāds pasākums dod pienesumu tam, lai mēs spētu labāk sarunāties. Tie, kas ir klāt, tie, kas nav klāt, tie, kas ir sarakstos, tie, kas ir dažādos sektoros. Un katra tāda reize ir pienesums labākai sadarbībai. Un tā savstarpēja izpratne viņa ir nepieciešama par katra sektora ierobežojumiem, ar ko viņš saskarās. Jo līdzīgi kā NVO sektoram ir savi ierobežojumi un realitāte arī publiskajam sektoram ir savi ierobežojumi, no kuriem mēs laukā nevaram tikt tīri regulējumi pēc. Paldies! Paldies! Tad Zāna Ulmana. Ņemot vērā sabiedrības patiesībā ļoti zemo iesaisti dažādās sabiedriskās aktivitātēs, piemēram, balsojumā par līdzbudžetu, ja, kur idejas attiecās pat uz konkrētu apkaimi, ja, un balsotāju skaits, ja ir no 20 gandrīz 7,000 tikai nepilni 600, ja, tad es domāju, te ir ļoti daudz vēl jāstrādā tieši informētības ziņā, uzlabot komunikāciju un veicināt uzticību savstarpēju, jo pa šiem gadiem tomēr ir izveidojusies tāda sajūta, ja, no apakšas, kad mūs tur augšā nedzird, un vajadzētu, lai šī te komunikācija būtu godīga un plaša un nevis tikai Ķekavas, teiksim, Facebook profilā vai Ķekavas mājaslapā, bet arī vietējos, piemēram, sociālajos tīklos. Un lielas cerības ir uz jauno amatu, sabiedrības iesaistes koordinators, ka varbūt viņš atrisinās un sāks viss iet uz augšu. Paldies, Agars Vītols. Es atvainojos, Inārs Beļinskis ir, ja?
Vai, nē, Jūris Žilko, es atvainojos, nē, es te tagad piedodiet, tā, vēlreiz. Tātad Jūris šobrīd, vārds Jurim Žilko, jā, viss pareizi. Pateicos. Man šķiet brīnišķīga diskusija, un ir jāatjauno tas, kas jau notika rudenī, dziļā rudenī atskaits tikšanās ar iedzīvotājiem par konkrētā gadā paveikto. Ir jāatjauno, jo uz tām gan pašvaldības darbinieki, gan deputātu korpus nāk sagatavojies, nāk nedaudz drebēdams, nāk ar apsolījumiem no apņemšanos. Ir jāpārceļ līdzbudžetēšanas izsludināšana daudz agrāk nekā tagad vasaras vidū. Iepirkuma plāns nokavēts, viss cikls pavirzās gadu, divus uz priekšu, un daudz projektu nav realizēti, tāpēc krītas uzticēšanās un balsošana. Ir jādeleģē funkcijas un jārāda pašu piemērs. Es personīgi jau pieteicos par brīvprātīgo novadu svētkos, aizpildīju anketu par šo laiku. Plānoju būt mežnieks svētkos pie Līgas, ne pirmo reizi. Ja? Un Varikungam aicinu noskatīties man video par 72 stundu somu. Es arī pildu daļu no pašvaldības funkcijām informēt sabiedrības par drošības pasākumiem civilās aizsardzības jomā. Paldies. 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 Tad vārds Vivitai Znotiņai. Jā, nu, es šeit kā iedzīvotājs varētu teikt tā, ka ja mēs 17 gadus iepriekš uzrakstam iesniegumu, mums pasaka, nē, nekas nenotiks. Pēc tam mēs vēl rakstam, atkal nekas nenotiks. Tad mēs klausamies solījumus, ka jā, nu jau ir projekts. Pēc tam, nē, nu tas projekts vēl jāpārstrādā. Un pēc tam, ziniet, jā, projekts ir, būvatļauj ir, bet nu naudas nav. Nu nav un nebūs. Un tad vēl izrādās, ka arī kanalizācijas attīrīšanas iekārtām nav tādas jaudas, lai paņemtu pretī visu pilsētu. Ja? Nu tad pasakiet godīgi iedzīvotājiem, nav, nebūs, domājiet paši, kā tiksiet galā. Nu, kaut kā tā, nu, un tad tie iedzīvotāji arī kļūst tik lēnīgi. Tad vēl par to punktu, ka šķirosim tagad pilsoņos, nepilsoņos. Nu, tā gluži nevarēs, jo arī tie nepilsoņi, kuriem ir īpašums, maksā mūsu nodokļus, ja, nekustamā īpašuma. Un viņiem arī ir tiesības saņemt to pašu pakalpojumu. Un viņi tāpat strādā Latvijā, strādā visu savu mūžu Latvijā, atstāja nodokļus. Šie nodokļi arī skaitās Ķekavas novada budžetā. Un nu, tā izturēties pret viņiem īstenībā ir negodīgi manā skatījumā. Paldies. Aigars Vītols. Jā, noslēgumā. Jā. Tā kā šī diskusija mums ir par sabiedrības iesaisti un līdzdalību, tad, manuprāt, jebkurš iedzīvotājs, sākot jau pats ar sevi, iesaistās kādā sabiedriskā darbībā, līdzīgi jebkurā maisaimniecībā, jebkurā sētā, lauku sētā dzīvoklī. Viņš ir iesaistīts. Mēs, kā deputāti kandidāti, arī iesaistamies sabiedriskā darbībā un gaidām šo sabiedrības iesaisti, lai viņi deliģē mūs pārstāvēt sevi. Nokļūstot, un cerams, ka liela daļa no šeit klātesošiem nokļūst, mums ir jāspēj paskatīties uz novadu ne tikai šaurā kādā vienā apkaimes skatpunktā vai biedrības skatpunktā, bet uz novadu jāspēj paskatīties kopumā. Un tas ir ļoti būtiski, ja to mēs spēsim paskatīties, tad arī kopīgi atrast kopsaucēju un sabiedrības uzticēšanās, es domāju, būs daudz lielāka. Paldies. Paldies. Un vārds Ināram Beļinskim. Es uzskatu, ka nevalstisko organizāciju darba ieguldījums ir milzīgs. Progress Ķekavas tātad novada attīstībā. No viņiem mums būtu visiem jāmācās un arvien vairāk jāatbalsta. Un jaunam deputātu sasaukumam novēlu vairāk ieklausīties, mācīties no nevalstiskām organizācijām un vairāk viņus atbalstīt. Jo kopumā šis ir iedzīvotāju interešu apmierināšana. Ja? Šīs grupas, kas veido klubus, veido biedrības, tātad tur ir cilvēku interešu grupa, kura atrod sevi novadā. Tātad un vēl vienu
gribu svarīgu momentu atzīmēt, jo te jau mēs šo to dzirdējām, par pēctecību. Nedrīkst apturēt nevienu projektu, jo tas rada pašvaldībai lielus zaudējumus gala rezultātā, bremzē Ķekavas novada progresīvu attīstību, un ir arī viens piemērs, par ko es gribēju pateikt īsi, tātad vēl vienu sekundi. Balūžos bija projekts baseinam. Baseini trūkst, mums ir 2 baseini tikai Ķekavas novadā, un Balūžos būtu vēl vienam baseinam vieta, bija projekts, es nesaprotu, kas to projektu grozīja un atstāja Ķekavu bez baseina. Tad tas ir Balūžas, gribēju teikt. Jā. Un tagad mans priekšlikums būs tātad attīstīt šo jautājumu un atrast vietu, no jauna projektēt. Bet šis būs gadījums tas, kad atliekot, tātad neievērot pēctecības principus, izmaksās baseins 2 reizes dārgāk nekā būtu bijis uzbūvēts jau iepriekš izstrādātā projektā. Paldies! Paldies! Nu, ko esam dzirdējuši visu mūsu diskusijas dalībnieku noslēguma, varētu teikt, vēstījums, ja ziņojums, ko nu kurš vēl arī vēlējās uzsvērt un pateikt. Pirmkārt, liels paldies katram no mūsu diskusijas dalībniekiem tiešām par aktīvo diskusiju, par atbildēm uz jautājumiem, arī kādā ziņā par cieņpilno diskusiju. Man liekas, ka mums tomēr izdevās šeit noturēt tādu cieņpilnu līdzsvaru. Protams, milzīgs paldies katram, kurš skatījās, sekoja līdzi, uzdeva jautājumus, komentēja. Jautājumu patiesībā ir daudz, un es tiešām ceru, ka tā diskusija neapstāsies šeit, jo patiesībā te mēs varējām tikai apskatīt un aizskart tikai mazu daļu no tiem jautājumiem, kas ir. Un, protams, ar šo nekas nebeidzas, ar šo tikai viss sāks 7. jūnijā jau mēs esam visi aicināti doties uz vēlēšanām un izdarīt savu izvēlu, un, protams, mēs ticam un ceram, ka arī tas darbs noritēs un turpināsies pēc tam. Jā, biedrības Pierīgas partnerība Daugavkrasts vārdā noteikti liels paldies visiem par iesaisti, par aktīvo dalību, un noteikti tiekamies nākamajos pasākumos, un lai visiem ir tiešām arī laba vēlēšanu diena, un lai ir iespēja izdarīt savu izvēli, arī iespējams balstoties varbūt uz mūsu šodienas pasākumu. Paldies! Paldies!